Katram sava virtuve. Visiem viena virtuve. Sākam? Jā, aiziet. Kā mēs sākam? Nu, sākam kā parasti. Sākam tā. Kārtējā epizode. Un zini, Agni, es tevi pamatīšu zem tā, ka tu sāc. Stāsti, Jā, ko mēs šodien es īstenībā arī gribētu tev uzstāt to, kad es gribētu sākt, jo pirmie 4 viesi ir... Visi no Madonas. Visi no Madonas, izņemot Danu, bet viņi arī bijusi Madonā droši vien. Tāpēc es gribētu sākt, kā mums pierakstīts, autožurnālists, autoentuziasts, tūneris, IT nozares smagsvars, pizzērijas īpašnieks un veselīga dzīvesveida piekritējs. Tas mums ir Māris Gaugers! Jū! Aiziet. Čau, Māri. Es gribēju sasmieties vienu brīdi. Jā. Tu drīksti šajā podkastā noteikti. Tu drīksti sasmieties. Šī ir ņirkto, te var paņirt arī. Jā, tu iepriekš minēji, ko mēs šeit runāsim un kādi būs topiki. Apmēram mēs tev ieskicējām, kā mēs tevi redzam. Tās galvenās, teiksim, tās pilāri, jā, kas mūsuprāt tevi tur. Galvenais, lai sieva arī tā redz. Tas jau pārējais viss sīkums. Tas kā tu vari pasveicināt. Es ceru, ka viņi skatīsies. Vai ko tu viņai pateici, kur tu aizbrauci? Neteici? Teici, jā. Okay. Pat man atgādināja īstenībā. Jā, tā kā jā. Tas ir tas, kā mēs tevi redzam un zinām visus šos, es nezinu, kādus 11, vismaz es. Jā, pastāst varbūt pats par sevi īsumā, kā tev šķiet. Kā tu sevi redzi? Un kā tev liekas, kā citi tevi redz? Vai ar ko tev redz zināt? Tu, kad darba intervijā ieies. Jā, bet kur tu sev redz pēc 5 gadiem? Nē, īstenībā tas apraksts, protams, ir tāds biznesa ētrs. Tur tā un tā. Īstenībā ir tā, ka mēs runājam to vārdu nelietot, bet man patīk maukt. Vistiešākajā nozīmē, attiecīgi tas ir tieši tāpat, tas ir gan par privāto dzīvi, tur sports, tādas visas lietas, gan arī man patīk nodarboties ar huīņu, skrūvēt mašīnu. Sākās. Mēs runājam 30 sekundes, Pagāja. Nodarboties ar dažādām to ņēgu mašīnas laust, un tā pašā laikā mēs arī sapratām to, ka es esmu tādā ziņā cilvēks, kam patīk korporācijas, attiecīgi man patīk tā biroja vidē. Es kam piederu kādam no 9 līdz 5, jo man tā vide patīk cilvēkiem būt tam līdzīgi, ko es nevaru privātē dzīvē īsti sasniegt privātiem biznesiem, bet 5 gadus atpakaļ mēs jau sapratām to, ka ir jādara kaut kas vairāk, jāmauc vairāk, un tāpēc mēs arī pieņēmām lēmumu tādu stipri riskantu tajā brīdī arī iegādāt pizzēriju, attīstīt to biznesa daļu, kas, protams, ir, nevar teikt, tas ir amerikāņu veiksmes stāsts, bet, lai teiktu, ka iet slikti. Sviestiņam sanāk un desiņai arī, jā? Desiņai ar sanāk, jā. Okay. Tikai pirms 5 gadiem tas bija, jā? Tas bija 5 gadiem mēs pieņēmām lēmumu un tagad 4 gadu uzņēmumam. Ok, es domāju, pirms 10 gadiem sākām, pirms 5 lēmumu pieņēmām. Tas lēmums bija, tas bija nedēļas lēmums. Bija iespēja, apsēdāmies, iedzērām, izlēmām, izdarījām. Okay. Un pirms tam vēl patinot bildi, cik tev gadi ir šodien? Šodien man ir 42. Ok, 5 gadu atpakaļ, bet mēs varam, es domāju, mierīgi vēl tīt vēl bildi atpakaļ un atpakaļ kaut kādas jaunības, tie pirmsākumi, tās viena no lietām, ko mēs pieminējam, ir automašīnas. Es domāju, ka tas bija tāds, tas arī varētu būt veids, kā mēs Māri varbūt zinām. Jā, viennozīmīgi, tas ir tikai un vienīgi ir autofórumi, kaut kādi minimīti, megamīti un tā tālāk ir tas, kā es arī esmu šo te cilvēku uzzinājis par viņu esamību. Īstenībā ir tā, ka tās auto lietas, man ritīgi nav agras jaunības, jau gāja pie sirds. Ir tā, ka ļoti interesanti, es esmu ritīgs autoentuziasts, man besi autosports, kas ļoti... Jā, šis ir diezgan dīvaini. Šausmīgi dīvaini, neiet kopā vispār. Man ir tā, man patīk, ka viss, kas notiek ar mašīnām, plus mīnus uz ielas, garāžā, bet man riebas viss, kas notiek trasē. Es esmu mēģinājis kaut ko pabraukt, kaut ko pabūvēt trasē, es esmu mēģinājis driftsmašīnu uzbūvēt. Uzbūvēju, nostāvēju, pārdevu. Trasmašīnu pamēģināja pabūvēt. Viņas nebrauc pa trasi. Nav mans vispār absolūti. Bet te pašā laikā jaudīga mašīna pa ielu. Māris pierāda uz ielas, nevis trasē. Ideāli. Jā, un tā jaunība ir tā, ka bija... Tu biji superjauns, attiecīgi, te bija 22 gadus atpakaļ. Tev Agni bija... Jā, maz. Jā, man bija maz. Man bija 10 gadi. Jā, palielam. Jūs bijat ļoti jauni, bet tajā laikā bija tāds kults, bija Street SLV. Viņi bija tā, kas izveidoja to nelegālās ielas kultūru, bija šausmīgi forši, bet viņš nomīza. Eventuāli nomīza, jo viņi paņēma ciet vairāk sejasmenti, tur viņi trankāja, viņi bija vecāki par mani. Trankāja, un tas sanāca tā, ka
bija tukšums, un tukšums nekad nepaliek. Un es to rūpalu ilgus gadus, vairāk kā 6 gadus pārņēmu, un vadīju nelegālās ielas sacīkstes, izveidoju nelegālo sacīkšu fórumu. Tad bija modē dragreizes arī diezgan šausmīgi modē bija dragreizes. 402 metri. Jā, un tad es aizgāju uz jau tādu legālo pusi, es vadīju visu lielos biķenieku dragreisus, un tas viss aizgāja tādā fērā, un tad vienkārši es paliku vecs, un tas viss izbeidzās. Okay. Komentēšanas laikā radās teiciens besī komentētājs. Jā, bet īstenībā man ļoti patīk. Tas ir tas cilvēks, draugi. Ja nu kāds no vecbiedriem. Sveiciens vecbebriem. Jā, ja kāds no vecbiedriem skatās, ieraugot Māri Gaugaru kaut kādā virsraktā, tad šis ir tas beidzot. Tā viņš izskatās pēc 22 gadiem vai pēc 15 gadiem besī komentētājs. Kas man patīk, ka tu ļoti organiski pārgāji uz lietām, ko īstenībā mēs esam pierakstījuši un gribētu, lai tu pastāsti gan mums, jaunajiem, gan arī mūsu skatītājiem. Jaunajiem, tu vairs neesi tik jauns, ne? Jaunajiem, kas salīdzinās pret tevi, jā, arī kas skatās, vispār īstenībā, jā, nelegālie street race checkpointi pa pilsētu, visas šīs te lietas. Es esmu redzējis tos slavenos video, kur bija jāpiebrauc dreiliņu Lukoilā, jānopērk košanas un tā tālāk, jo lai tu skaitītos, ka esi bijis tajā checkpointā. Kā tad gāja? Bomba. Bet, jā, tā, arī tas pats stāsts, to visu, es neesmu to Mr. Pirms sacējis, to visu izveidoja tā laika Mazda kluba prezidents Mr. Sozons, kā viņam klička bija Aleksandrs kaut kāds. Sorry, ka es tevi pārdošu. Man patīk, ka kādreiz bija Mazda klubs, kas organizēja nelegālas sacensības, un šobrīd Mazda īsti nav autosalona. Jā, kur jūs esat? Lūk, un viņš to izveidoja, bet arī ļoti ātri, tāpēc, ka tas ir. Tas gan ir bīstami un tā ir naturāla nesāšanās pa pilsētu. Tāpēc viņš norganizēja 2 gonkas, un viņi paņēmās pie dziesmas pašvaldības policiju. Tāpēc, ka viss izbeidz šo rūpalu, vai būs ziepes. Man pofīgi. Attiecīgi, es pārņēmu to rūpalu, uztaisīju laikam 3 gonkas. Bet es pārtraucu vieniem iemeslu dēļ. Dēļ tā, ka dalības maksā priekš tiem laikiem, 20 gadus atpakaļ, bija 20 eiro. 20 lati. 20 lati. Tā ir 50 eiro šodien. Vairāk. Jā, tad tā bija pusalga. Alga. Es tajā laikā strādāju naturalizācijas pārvaldē, pa sysadminu. Man alga bija 180 lati. Attiecīgi, tā ir liela alga. Tā ir, ja rēķinies, paņemam vidējo tagadējo algu, vienas 5. daļa, 200 eiro kaut kādā. Dalība, jā. Bija plus mēs 20-25 dalībnieki, mēs nepaņēmām neko, tas bija tīri atkal entuziasmā līdz to uzvarēt, es paņēmu visu. Rēķinies pie 10 dalībniekiem, tas ir tā. Vēl viena alga. Tas ir 2 pakas eiro, principā, pēc mūsdienu naudas, kas vienā kabatā. Un tā arī bija, un attiecīgi viņi arī gāja pilnā bankā, tur bija mašīnas, tā laikā Dragons, tur Supru, tur viss tās normālas mašīnas. Bet tas bija dragreisam vai tam checkpointam? Tas bija checkpointam. Es esmu. Viņi pirmais bija mierīgāk, tāpēc lacās to, ka es tā laikā tur noīrēju GPS iekārtu, izbraukāju punktu, saliku ideālo maršrutu, un braucot pa ideālo maršrutu, plus mīnus nedaudz pārkāpjot ātrumu, es to pirmo gonku varēju nobraukt 23 minūtēs. Vairāk nevajag taisīt, būs baigi fine. Pirmie finišē pēc 15. Ieskicējot, tas ir no Pārdaugavas līdz pirmais bija ļoti īss. Sapratām to, ka tomēr tas ir ļoti maz, un nākamā mēs rīkojām jau 111 km. Tur jau bija vidēji stundu brauca. Otrā gonka jau bija tāda bišķiņa trakāka, un tad 3. gonka bija trāka. 3. gonka par to arī presē rakstīja. Tātad viena mašīna finišēja Origo tunelī. Viena mašīna noslaucīja pāris stāvus Brīvības ielas, un vēl tur kaut kā ņigu bija. Un tu saprati, šitas, nē. Ir tas risks, un, protams, laika pa laikam tie zvanu pašvaldības policijas, es zinu, kas tu esi, zinu, ko tu dari, padomā. Lūdzu izbeidz šo visu. Es jā, protams. Un tad pēc šīs 3. gonkas sapratu, ka, zini, tas svars uz rīkstiem, kas tev spiež, viņš ir pa lielu. Vismā, es kaut kā aizdomājos par to, cik kādreiz bija tā vieglāk tādas lietas izdarīt. Šobrīd tev ir visur ir kameras, nenormāli milzīga satiksme, arī pat vakaros ir pilns ar mašīnām uz ielām. Kāpēc tas būtu diezgan grūti to izveikt, bet es atcerējos tikko, mums taču Burnautam bija checkpointi, kas noslēdzās pie televīzijas torņa toreiz arī. Bet tas ir vairāk, tas ir tāds jau mazliet saprātīgāk. Tas bija saprātīgāk. Jā. Nē, Burnautam bija arī viena gonka, ka mēs braucām šķiet Talus tukuma apkārtnē, kur bija bišķiņ bezspriģels. Jā, vienā no izbraucieniem. Tur bija tāds viegls bezspriģels, bet arī sabalansētāk nekā tā Rīgas. Jo es biju rēķinies, bija tā, ka
jauni puikas brauksim pa Rīgu. Loģiski nesēs visu Rīgā, līdz to lielāks pieprasījums. Un dalībnieku bija daudz, pēdējā gonkā tur bija pie 30 dalībniekiem. Milzīgs skaits. Un arī vidējos tajos streetreisos, ko mēs tur rīkojam visur, bet arī tāda, jo bija beigās pa dienu noslēgtākās ceļos. Principā lielākā daļa gonka notiekās pie TEC2, jo tur tāda taisa, tagad atkal liela satiksme, tur bija tā laikā bija diezgan mierīgi. Un arī diezgan noslēgtāk, un arī forši, un arī tur bija 20, 30 dalībnieki, no turien nāca ārā visi tagad ļoti daudz autosportistu. Mūsdienas, zināmi autosportisti tur brauca. Nesauksim vārdos. Ļoti daudz brauca un būvēja. Tur radās leģendārais Atamans no Černodēļa gonkām. 600 zirgi, ko tu gribi. Tieši tā, bet tā mašīna... Veicens Imantai, kā mikrorajona. To mašīnu uzbūvēja Pāvils, kas ir ļoti labi zināms. Tas būvēja sporta mašīnas tam līdzīgi. Viņš to mašīnu uzbūvēja. Viņš pats arī nebrauc, viņš citiem viņu būvēja, bet jau tajā laikā Pāvils jau krūti mašīnas būvēja. Parādījās Atamans un tas izpēja. Jā, man liekas, ka šai visai sadaļai, kā visi tie checkpointi un tā tālāk, tur ir pieminēja Mazda klubu, man liekas, roku rokā iet un gāja to laik arī fórumi visādi. Mums te ir pierakstīts. Protams, kas vēl joprojām tāds, man liekas, no stiprākajiem, kas eksistē, ir Dieviet LV. Ja? Kad mūžā labi, okay. Povers, protams. Agnes zina lietas, ko nevajadzētu. Gribu LV, vai otra puse LV. Jā, tad BMW Povers un citi autofórumi. Un, tu tur biji arī karognesējis, noteikti izgāja cauri visiem fórumiem, un mēs vēl kā... Ik pa laikam es arī palasu Poweru tagad, un varbūt ierakstu kaut ko. Es katru dienu, kad ieeju, paskatos kaut kāds jaunums, jo tur ir nomainījusies, teiksim, nevis paudze, bet ir pamainījušies. Publika. Tā cilvēki, kas bija pirms 20 gadiem, viņiem ir pamainījusies viņu paudze, un šobrīd viņi runā par tādām lietām, kā kuru mašīnu labāk sievas mātē, ir Taigo vai Yaris Cross. Jā, fórumā, kurš saucās BMW Power. Jā, viņi brauc ar Škodām un runā par citām. Tas jau agrāk arī bija. Stāsts par to, ka dažus fórumus iznīcināja Facebook. Un Instagrams. Un WhatsApp grupas. Jā. Tur tas iznīcināja fórums. Līdz ar to tur pat to nav stāsts. Realitātē no BMW Power mēs esam no pirmās dienas, ne otrās dienas, teiksim tā. Protams, līdz 2000 kaut kāds otrais gads ir sākums, man liekas. Un tad Latvijā ne visur bija internets. Bija jau Latvijā jau bija fórumi, ka jau Rīgā notika. Jā, bet visu cieņu Eģulim īstenībā kopā ar Zandovski, kas to visu pasākumu izveido. Arī, diemžēl, par Eģuli. Viegls smiltis. Viegls smiltis, līdz to par aizgājējiem vai labu vai neko. Viegls smiltis, bet tādā ziņā tas, ko viņš uzbūvēja, tajā laikā bija krūtākais, kas ir. Vaiprātīgu apmeklējumu, vispār nekādā veidā, bez monetizācijas nekādas. Tas bija vienkārši atkal entuziasma maukšanas pasākums, kolosāls. Viņš joprojām ir pietiekami aktīvs. Viņš gan ir pusmiris, bet tā pašā laikā mēs gribam jau vizuālāku saskarni, ērtāku lietojamību, kas, protams, ir palikusi agrā vēsturē. Tur, piemēram, logo joprojām stāvēja 65, kas ir, tā kā... Tas jau leģenda. Tas ir krūts auto, bet vienkārši es pieņemu... Tagad viņš der. Jā, es pieņemu, ka tad viņu uzlika, tad, kad viņš tikko bija iznācis tas auto, tā kā šobrīd viņš ir vienkārši leģendārs. Atver Emīla BMW Power LV fonā pastīsim. Es vēl šodien tieši iepostēju. Ekrāni viņš noteikti būs super maziņš. Tu redzēsi. Es tāpēc šodien tur iepostēju, jo cilvēkam interesēja par auto atvešanu no Eiropas, un es ieteicu labu versiju, kur vērsties. E60 augšā pašā, jā. Un rekur Latvijas lauka tūninga šedevri. Tā galerija stāv jau 10 gadus točni. Tā kā, jā, šis ir tāds vīriešu, kuru aizdoties un pagremdēties. Atver vaļā kādu. Man patīk, ka šis tūnings atgriežas atpakaļ. Šodien tas ir stilīgi. Jā, viņš atgriežas. Tas, par ko mēs kādreiz iesmēja, jā. Lūk, un komentāri no 2008. gada. Jā. Treknē gadi. Jā, tu minēji, ka abi divi jūs runājat par to, ka fórumi nomira palielam. Jā, tā ir ļoti reti, kurš Burnauts vēl pastāvis, kaut arī bija iegājis to palasīt, tur vēl cilvēku postē. Burnauts ir diezgan forši. Pirmkārt, Burnauts es pilnībā viņu uzturu. Jā, es redzēju, ka tevis vaino pie kodiem gļukiem un tādām lietām. Bet ir tā, ka Burnauts ir palicis pēdējais, kur tiešām var parunāties par projektmašīnām. Tas ir vienīgais, kas tu pie dzīvības ir mašīnu runa par projektiem. Tiem patīk publicēt savus būvēšanas projektus vai dalīties. Tur tiešām ir tīpaši arī tagad ļoti aktuāli interesanti būvēšanas projekti, ļoti interesanti, tehniski, forši. Tie cilvēki arī ir pieauguši lielāka daļa, kas postē līdz to tie projekti ir jēgpilni.
Un tiešām ir interesanti palasīt. To es burnauju, to es lasu pietiekami bieži. BMW Power gan es neesmu spējis būt iegājis. Es pārēju gan vienam, gan otram pāri. Bet vēl ir tāda lieta, kad reizēm, skatoties, atceroties, kā bija kādreiz. Tur tūnēja jebkuru mašīnu, kas bija pieejama. Jā, tūnings ir tas atslēgvārds. Jā, tā kā tūnēja un darīja lietas, pilnveidoja vizuāli, pilnveidoja, tehniski, kaut kādas lika mūzikas sistēmas, tur šuva salonus. Vai šobrīd, kādēļ šobrīd notiek tā, ka visa šī entuziasms auto un tas tūnings aprobežojās ar Stage 2, Pops and Banks un pie krasta ielas Statoil, tas arī ir viss. Tur ir arī labais stāsts. Tur ir tajā, ka cilvēkiem mazliet varbūt tas parādījušies, ne visiem, bet parādījušies kaut kāds gaumas saprāta robežas. Un līdz ar to vizuālajā tuningā, ja tiešām tu nedara pietiekami gaumīgi, grūti tas ir. Tas ir vienkārši dārgi. Un ir laika pēc laikam kaut kādi S60, kas ir uztūnēti, uzskatās pietiekami gaumīgi, kaut kāds tur bišķi savādāks bufers, kaut kādu lūpu uzlikt, ir ok. Es kaut kādus esmu redzējis jau F-sērijas, bišķi uztūnēti, pa lielam nav slikti, bet tas viss, es ceru, ka gaumi parādīsies cilvēkiem nedaudz vairāk, ņemot vērā, ka internets palicis pieejams arī laukos un arī Madonā. Arī Madonā. Evo, come on. Tāpēc es ceru, ka tiešām tā gaumiņa ir parādījusies. Ir tā, tas Stage 2 Pops and Banks, tas ir sūds. Pilnīgākais, jo realitāte ir tā, ka lielākā daļa Pops and Banks un Stage 2 dīzeļiem, viņiem tas fuel kāds vai kā to brīnumu sauc. Vienkārši un brauc. Tas, kad žurkai taisni izplūda, viņš frēzēja pābuli, tas ir vēl ok. To mēs arī visi darījām. Bet tas, ka tev dīzelim ir tas šāvienu uztaisīt, pilnīgs sūds ir. Ja es runāju par Stage 2, atkal internets palicis populārs, līdz to mums ir pieejamas visādas ārzemju lietas. Ļoti viegli. Cilvēki ir iemācījušies tūnēt mašīnas pietiekami kvalitīvi Latvijā no dzinēja viedokļa. Tāpēc tas viss paliec uz to. Arī tas nav lēti, es pēc savas pieredzes saku. Arī tagad tas ir super nelēti, bet te pašā laikā tas palicis pieejami. Ja es atceros, kad es savu pirmo normālo auto, kas DSM, to Eagle Talons būvēju, es viņam 2 dzinējus uzspridzināju. Tur arī bija jau tā laikā, es reņģies bija arī 20 gadus atpakaļ, man bija 400 izpērktē mašīnā, turbo pilnpriedziņa. Arī saprātīgas jaudas, un tajā laikā, lai es kaut ko dabūtu, sūtīju no Amerikas. Līdz to katra detaļa man nāca 2, 3, 4 mēnešus. Un pa kosmosu. Un ir labā vītne, ķipa nedara. Jā, man tā bija. Es pasūtīju, nevarēju dabūt aizmuguro stupicu. Pilnpriedziņai klakšķēja, pasūtīju no štatiem, nāca 3 mēnešus, stupica nepareizi. Super. Ģeniāli. Jākrāj vēl pusgads otrai. Jā, visas sezonas vienkārši mašīna stāv ar klakšķošu tur piekaras daļā. Tā kā trakišs tas viss ir. Kāds tas vispār? Šobrīd ar ko tu atbrauc, Māri? Es esmu sievas mašīna atbrauc. Labi, īstenībā uzņēmuma mašīna, teiksim, būs precīzi. Jā. Kas tev ir pa mašīnām vispār pašam šobrīd? Šobrīd tad mans ikdienas auto ir M240, kurš ir mazliet salūzis, jo es viņu mazliet esmu salauzis. Jo tur ir 600 zirgi arī. tas viss, tā daļa ir vesela. Es nezinu, ka man jau teica, neliec koilas ziemā. Un neliec, kam tu pagaidi pavasari? Protams, kādu sūtu pavasari gaidīšu. Un izdrīzākais viena kā vai koila ir brāķis. Man ir erors aizmugurē amortizatori, līdz to nestrādā stabilitāte. To es nevaru izslēgt stabilitāti, es nevaru pabraukt vispār normāli. Viss ir ieslēgts, viņš strāvus cietāko piekari, līdz to ar koka rātu. Besīgi vienkārši realitāte. Super piedzīvojums zemē. Jā. Bet tā forša auto, 600 zirgi sabūvēti, patīkami brauc, saprātīgs patēriņš. Principā bez bēdas beigās lielās. Okay. Kamēr uzspridzināšu viņu. Kas vēl par auto te ir bijuši? Sākumā bija tas diezgan slavenais toreiz Eagle Talons, kas ir vispār what the fuck, no offense, arī šodien un arī toreiz. Cheap Evo. Jā, lētais Evo īstenībā. Kas tev vēl bija par mašīnām? Man kopā mēs tieši pagājušā mūsu kopējā drauga podkāstā runājam. Man šī tagad ir sievas auto, man ir 24. automašīna pēc skaita. Super. Kas ir tāds spilgtākais, kas tev atmiņā ir vēl starp visiem auto? Dažādi brīnumi bijuši īstenībā. Un nekā tāds spilgta, godīgi sakot, nav. Visi pelēki. Man ir viens viņam spilgtākais auto. Oranžais? Oranžais kas? Golfs. Nē, sarkanais kabriolets. Sarkanais kabriolets, jā. 93 kabris bija forša auto arī. Un te ir tas tūninga moments, kad visus atūnīja. Jā, viņš bija super prasts, vizuāli sākumā nekāds, un beigās, kad, teiksim,
Viņš izdzīvoja savu dzīvi tavās rokās. Viņš bija super pievilcīgs un sakopts auto. Bez dzinēja gan, bet, Diemžēl, jā. Bet smuks. Bet auto dažādi izmēģināt. Es esmu, principā, palicis uzticīgs BMW. Kas ir loģiski. Kas ir loģiski, bet te pašā laikā es esmu mēģinājis dažādas auto. Man viens no tādiem jaunākiem auto, kas man bija, man patika, bija Audi A7. Man auto patika īstenībā. Neskatoties, ka bija Max Bombs versijā, bija mazākie 2.8 zinēji, bija katra, bet mazākie 2.8 zinēji ar plakaniem brūniem beņķiem, bez S-line, tāda. Bet tā pašā laikā tas auto par to cenu izskatījās dārgāks nekā viņš ir, brauc patīkami, izskatījās, tā reprezentabli, tas auto man īstenībā patika. Un tās pārējās dažādas. 30, 40, 38. Pirmās paudzes A7. Pirmās paudzes. Jā, tas arī šodien viņš izstāsta, viņš ir dārgāks par citiem. Jā, viņš maksā 10, viņš izskatās pat vecā. Tā arī ir. Tas auto man patikās. Tas bija tāds perikopā variants. Es laikam pusgadu man viņš bija īpašumā. Dabūju lētāk, pārdevu. Vēl lētāk. Nē, pārdevu laikam sanāk pat tikpat līdz pusgadu pabragāju pa brīvu, teiksim tā. Tas auto man patika. Es kaut kādā brīdī pirms tagadējās mašīnas pirkuma vēl domāju, moška, kāda Audi, kādu sūdu Audi, līdz to BMW atpakaļ. Tas viss arī, ir kaudz ar mašīnām, vispārējais. Tu esi arī autožurnālists kaut kādā mērā. Blogeris. Pareizi, īstenībā, labi piebildi, bet tas tāpatās skaitās. Nav autožurnālists, tu tevi aicini uz pasākumiem. Kā tu tur nonāci, jo tagad arī kursors LV tu rakstīji, es nemaldos tos rakstus. 9 gadus, jā. 9 gadus, jā. Kā tu nonāci līdz tam? Autožurnālistikā es esmu faktiski no pirmās dienas. Arī no tie pašiem 20 gadiem. Kad radās autožurnālisms, viņš bija tur jau. Radījās žurnāls Forsāža. Pareizi. Jā. Tev ir visi žurnāli mājās? Man nav neviena. Viņam besīja, tā kā viņam patīk sava balss, bet viņam besīja redzēt, ko viņš ir uzrakstījis. Tā kā patīk mašīnas, bez jautās. Tas jau ap 20 gadu vecumā arī sākās. Bija tā, ka es neatceros, kā es tur trāpīju, bet tur trāpīju faktiski no pāris žurnāla iznāca. Viņš nāca reizi mēnesī stroga, bet pirmie žurnāli bija iznākuši, es jau tur rakstīju. Es šeit pats uzrunāju, sapratu, ka es gribu rakstīt, un tad viss sākās beigās kļuvu par viens no tām forsāžu autoriem un veidotājiem un uzturētājiem. Un tā radās arī Drag Race oficiālajā forsāžu. Tas bija tāds ilgu gadu, gandrīz 10 gadu tāda epopeja. Un tad tas viss sākās, es ļoti aktīvi rakstīju. Un tad bija tā, ka es sākumā rakstīju, kad forsāžu par tuningu rakstīju, tuningu projektiem. Un tad beigās sapratu to, ka par to ir pietiekami grūti rakstīt. Šodien būtu vēl grūtāk. Par tuningu. Un tādā vienkārši. Zeltenās miglas. Mēs pasākām jaunu autotestus. Jaunu autotestus pasākām žurnālā, un tā arī sākās tā. Ko es tagad saprotu, kā žurnālistika. Tā es vienu brīdi pamēģināju autobildā, bet visu cieņu. Tā laikā autobilds eksistēja kā autobilds atsevišķi, nevis kā Santa. Tagad pamēģināju autobildā parakstīt, šausmīgi griebās. Es pēc pāris mēnešiem sapratu, pilnīgs. Nē. Viņiem bija stulba klaviatūra? Viņiem ir cenzūra. Attiecīgi, man tā galvenā būtība tajā, ka... Tu iesāki podkāstu lamājoties pēc minūtes, es pilnīgi saprotu. Ja man gribās pateikt, tādā ziņā, kas ir pozitīvi arī tagad dīleri, man ciena par to sākumā bija grūtāk, bet tagad ciena par to, ka es pasaku, autors sūdz, es varētu ļauties pateikt, autors sūdz, man nav absolūti problēma uzrakstīt vai video parādīt, tā mašīna sūdz. Un tas neliedz man ņemt nākamo Audi no dīlera vai Volkswagen vai kādu citu auto. Un man autobilds to jebkādā veidā ierobežoja. Klubā bija tas pats stāsts, pamēģināju klubā, kaut kā 5, 6, 7, 8, 9, 10 naktu klubā man ir, bet tas pats apgraizīšana, šausmīga cenzūra, negribu. Ja es gribu rakstīt, ko es jūtu. Un tad radās kursors. 11 gadus atpakaļ radās kursors. Un arī kursors radās kā tehnoloģiskais bloks. Jā, bet Kristaps ir arī auto pietiekams, fanāts un pietiekams. Tagad uz čīpīņu šajās rītīgas dacijām iet. Tagad baigi traki vecīt. Tas ir viens no cilvēkiem, ko es visvairāk nevaru izturēt sociālos. Jā. Man arī tā. Es skatījos, kā viņš brauc ar elektroauto līdz Jēkabpilī 3 reizes piestājot un ēdās bolciņas tajā augstumā. Es lasīju par to. Nevaru izturēt, sorry. Man patīk, kā viņš mēģina pierādīt. Labi, ka šī ziema ir liels izaicinājums, bet viņš līdz tam mēģināja pierādīt. Pavisam elementāri, mēs šo jautājumu viņam Arčuks podkāstā pajautāja. Vai tas bija patīk sevi, tu esi mazohists, vai tas bija tiešām monetizācijas prikols. Tas bija tiešām monetizācijas prikols. Jā, un par to runā visi. Jā, precīzi. Par to runā visi, līdz to principā izdevies test, bet, protams, pilnīgākā masturbācija.
Tas ir. Es tam pilnīgi piekrītu. Mana Kristapa auto viedokļi pilnīgi atšķirās. Viņš saka, mašīnām nevajag vairāk par 100 zirgspēkiem. Es saku, zem 600 zirgspēkiem var pabraukt. Tur tās nianses ir. Bet viņš ir auto cilvēks. Bet viņš ir auto cilvēks no tehnoloģiskās puses. Un viņš, tad kursors vēl nav viņa pirmais. Viņam bija Kristaps LV, tad viņam bija vēl kaut kas LV. Kursors vienkārši izauga lielāks. Un es jau kaut kādās viņus autotestus jau lasīju vēl Kristaps LV, ka viņam bija Kristaps LV, kā tā labi tur saucās. Tagad es atceros, ka viņš nebija, kad mēs sākumā kaut kā 5 LV, tur nedarījās ar tehnoloģiju lietām. Jo tagad viņš mums ir SVH, jā? Star FM. Vai Star FM, jā. Man liekas, ka jā, pat 5 vēl nezinu, jā. Un tad viņš rakstīja pa automašīnu testu kaut kādus. Un es sapratu, ka vienkārši man gribās atpakaļ žurnālistikā, un man nebija platformas, kur to darīt. Un kursor bija platforma, kas atgriezos vienkārši atpakaļ. Tagad es nesāku ar kursu, es atgriezos kursorā. Un tajā laikā, tagad jau gandrīz 10 gadu laikā, es tieši marts, aprīlis, maijs, šogad paliks 10 gadi. Kopš tu tur esi, jā? Kopš es tur esmu, jā. Kursors pastāv 11 gadus. Un tad tas kursors ir tapis par atpazīstamāko auto apskates portālu Latvijā. Jo mēs tiešām pieturamies pie tā, ka vajag rakstīto literatūru, mēģinājām video, pietiekam daudz, sapratām to, ka neskatās auditorija, vajag rakstīto literatūru. Es tieši gribēju prasīt, lasa? Ļoti lasa. Kursoram ir vaiprātīgs apmeklējums. Jo man liekas, ka jaunā paudze slink uz lasīšanu ir šādos gadījumos. Varbūt ar laiku. Ar laiku. Super jaunā paudze noteikti. Bet ir ļoti patīkami, teiksim tā, ka es tur eju pa ielu, ka es eju pienāk random cilvēku klāt, izlasīt to rakstu, patika nopirku. Vispār, prieks dzirdēt. Te ir tas moments arī, ko esmu pierakstījis par 1000 km braucieniem ar elektromašīnām. Šī ir lieta, ko es izmantoju, strādājot dīlerī. Pastāst, kas ir? Tad kursoram tika dotas elektromašīnas. Labi, vienkāršāk. 6 gadus atpakaļ. Vienkāršāk. 6 gadus atpakaļ uzstāsts projekts. Kas ir kopēts? Kopēts no Nīderlandes, no Bjorna. Oh my gosh. Un autobils nebija Latvijas. Bet viņš nebrauc 1000 km. Attiecīgi, tā galvenā būtība ir tajā, ka brauc vienā dienā ilgstošu distanci, ka šajā mūsu stāstā 1000 km vienā maršrutā, lai saprastu ne tikai tos nobraukt 200 km elektromašīnu, kā viņi performē, bet tiešām kā viņi lādējās, kā viņi izlādējās, kā viņi pārkarst, nepārkarst un tam līdzīgi. Līdz ar to dotā brīdī mēs esam nobraukuši, ja būtu zinājis, uz to jautājumu uzdosies, paskaties precīzi, 40 plus automašīnas nobraucis. Ļoti daudz. Turpināsim šogad. Vidē gadā mēs paņemam plus mīnus 10 mašīnas klāt. Un tas arī tas pats vārds. Tas ir cieti. Tas ir tik grūti. Tās 16 stundas. Ne visiem. Ar ko jūs ar apu braucat 20 stundas? Rekords ir 23 stundas ar Nissan NV200. Tas ir tiešais braukšanas laiks, jā? Tas kopējais laiks. Tīrais braukšanas laiks ir 12 stundas. Visu mašīnu. Ko es gribēju teikt, kad es teiksim, lasītu, tā kā presi, rakstīto presi vai kāds lasa, šos 1000 km braucienus strādāju dīlerī, kad atnāca cilvēks, piemēram, es gribu Hyundai Kona elektrisko, kāda tā mašīna ir, piemēram, kā viņa performē. Es devu kursoru rakstus lasīt. Es saku, kur cilvēki, kur ir neatkarīgi no dīlera, realitātē. Un es zinu, ka Kona bija augsta ļoti, viņai bija ļoti laba performance, tā kā viņa ļoti labs autiņš, kā elektriskais. Es devu lasīt šos rakstus, lai cilvēks iet. Man nevajadzēja pat vairs neko stāstīt. Viņš izlasīja visu kursoru rakstus, jā? Jā, jo tur ir parādīts tabulā, cik tu iztērē. Tur ir diezgan liela detalizācija. Cik ilgi brauci, cik ātri lādējies, cik ielādēji, cik par to samaksāji. Tas ir tiešām nevis vienkārši prikoli pēc braucam, bet tā ir tiešām diezgan stingri un viendabīgi uzskaitīti. Jā, visiem ir viena kritērija. Jā, protams, tad mašīnas ir pamainījušās. Mašīnas pamainījušās uzlādi. Mēs tādā ziņā, sākotnēji, kad sākās pirmajā gadā, kad mēs braucām, ar pirmo Porsche braucu, bija tikai e-mobīļa stacijas, 50 kW, līdz to pilnīgs cietums. Bet tā jau 2., 3., 4. gadā jau sāk parādīties ārējie spēlētāji. Tagad jūs esat baigi ar virsmu. Mēs ļoti virši vairs, tagad jāka Ignitis ir labāki. Mēs tāda sadarbība no viena nav. Jūs biežāk braucāt. Bet tad virši izauga ļoti ātri reģionos, tāpēc sākām braukt viršos, bet tagad Ignitis ir populārāks reģionos. Ne par to stāstu. Tātad mēs ilgi domājam, ko darīt, lai saglabātu viendabīgumu testam, turpināt nodarboties ar huīņu un lādēties 50 kW, kas ir vaiprāts.
tur ir 18-19 stundas kāds tests, vai tad iet kopā ar tehnoloģiju attīstību. Sapratām to, ka laikam pareizais ceļš tajā, ka mēs taču nerādīsim 2029. gadā, kā mēs lādāmies 50 kW stacijā. Tas ir idiotisms. Tāpēc mēs augām kopā ar uzlādes tīklu. Attiecīgi skaidrs, ka tā tiešā salīdzinātība pirmajiem testiem ar šogad testiem nav, jo rēķinies, piemēram, šogad mēs ir rezervēts, laikam viens no pirmajiem testiem ir tas Xpeng G9, vai kā viņš tur saucās, kam ir visa uzlāde iespējamā. Viņš tur ņem visu, ko viņam jau ir iedot, un vēl iedot klāt. Līdz ar to mēs piebrauksim vienā olaina stacijā, kas dod 250 kW. Viņš visu testu sagāzīs, visu salauzīs vienkārši. Līdz ar to viņš arī ir ļoti labs auto. Viņš arī ir labs auto, viņš pietiekami izskatīgs un vaiprātīgi dārgs. Definē vaiprātīgi, viņš maksā 80. Tas nav tik traki, kā, piemēram, tur. Es vienmēr tātad ir divi jautājumi. Mēs, kā cilvēki ar smadzenēm, mākam saprast, ka ķīnietis nav slikts, bet pajautā sievai, vai tu brauksi ķīnieti? Paskatīsimies, ko viņi tev parādīs, kurus pirkstus. Zini, kā ir, mēs bijām uz prezentāciju, uz Xpeng atklāšanu. Un neilgi pēc tam prasīja, vai mēs varam sarunāt to mašīnu testu, jo tas G9 tiešām ir super iespaidīgs auto. Xpeng G9? Xpeng G9 izklausās pēc telefona, bet Xpeng G9, jo... Bet viņš, es ar viņu izbraucu 2 stundu aplīt, un es sapratu, ka man tiešām viņš patīk, jo viņā ir... Tu jūties super komfortabli. Vizuāli viņš neatšķirās, viņš nav unikāls vizuāli ne ar ko, bet viņš tehniski ir labs. Viņam iekšā ir karaoke aparāts. Arī Vojā ir. Un Vojā māk arī pirdienas radīt uz ielas. Tas nav rādītājs. Jā, bet forša fīčiņa. Nē, viņš ir tehniski ļoti advancēts. Viņam ir tiešām krūti motori, viņam ir tiešām krūta baterija, viņam ir tiešām krūta uzlāde. Tāpēc tehniski viņš ir labs. Jo šī Xpeng G9 ir viens no tādiem pirmajiem auto, kas tehniski sākot Teslu pārspēt. Mēs varam nīst Teslu, cik mēs gribam. Es to mašīnu ienīstu un pilnīgākais. Nav neviena pozitīva lietu mašīna. Bet tehniski viņa ļoti advancēta. Viņa ļoti izaugusi, viņa ir pionieris elektroauto attīstībā, līdz to par to visu ceļu maskām. Vai jūs esat testējuši ar tūkstnesnieku braucēju? Jā, izgāšanās pilnīgākā. Nopietni? Kā vienmēr fórumos tā mašīna ir krūta un cilvēks stāsta, kā viņi pielūdz Teslu. Testā viņi ir šausmīgi viduvēji, pat uz lejas galu. Okay. Tur nav nekā spīdoša. Es arī braucu ikdienā ar elektroauto, ar pirmo gadu ID3. Un es varu pateikt, ka elektroauto jau pērkat, ļoti izvērtējiet, vai jums ir ziemā, kādas būs ziemas. Cik tev ir reālais range ziemā? 100? Es nobraucot 100, jau sāku skatīties pēc rozetes, jā. Tāpēc arī jautājums tev pavisam vienkārši, vai ir jāpērk elektroauto šodien? Vispār? Jā, nē. Jā un nē. Pavisam vienkārši. Es nopirku elektromašīnu vienu iemeslu dēļ. Man sieva tina lielos kilometrus. Nobraukums. Šodien tas citādāk izklausās, tīt nobraukumu. Jā, tina lielos. Sodāmību jau. Brauc liels attālums, tie ir ap plus mīnus. Viņi ir fūristi. Brauc 30,000 kilometru gadā. Un ir tā, ka motivēts kaut kādā mērā pamēģināt elektrifikāciju, nopirku Cupra Bornu, kas ir cits stāsts. Kas tas pats ID3? ID3 tikai tā bija pilnīgākā miskasta salūza visos iespējamos formātos un veidos, bet tajā pašā laikā, tajā brīdī, kad viņi nesalūza, un tajā brīdī, kad bija vasara, piemēram, ka viņi zem maniem neko nevarēja nobraukt, jo tāpat mazā baterija, kas tev. Bet viņam parādīja to, cik īstenībā ir ekonomiski. Pie nosacījuma, ja ir kur lādēt, mēs lādējam pie pizzerijas šeit. Tāpēc, tad, kad mēs sanāca dot atpakaļ tev to Cupru, sieva nobraukāja, sanāk, 4-5 mēneši, laikam, nobraukāja ar manu otru auto mini Cooperu, kas ir relatīvi pietiekama ekonomiska mašīna. Viņi tur normāli, viņa iebrauc vispār 8-9 litros ar viņu, viss kārtībā. Bet tajā pašā laikā katru mēnesi viņi man uztina 300, 400, 450 eiro benzīnā. Come on. Un tieši tāpēc bija tas solis, kad viņai, principā, viņai patīk labas mašīnas, bet viņa nav autoentuziasts. Līdz to viņai iedos labu auto, viņai vienalga benzīns, dīzels, elektrība, pilnīgi vienalga. Vienkārši iedomā normālu labu auto. Un tagad mēs jau braukājam jau 2. mēnesis ar X1, ko mēs janvāra sākumā paņēmām. Un tagad viņš ir, BMW nav baigi ekonomisks ziemā, viņš tāpat man 25-26 kWh sēt, kas tāpat ir mazāk par tā vai D3. Jā, 60. Jā, bet zem 30 kWh viņš vidējā tērē, un realitātei tie pašiem dotā brīdī sanāk, ir pagājis mēnesis, sevi norulējis gan 3,5 tūkstošus, jau,
Un realitātē man tā mēnesī mašīna par elektrību sanāk 120, 130 eiro. Tagad ziemā. Vasarā tas vispār ir 60, 70 eiro. Un tad noliec svara kausus. 350 pret 100. Tā atšķirība ir fenomenāla. Tā pašā laikā samaksājot to pašu ciparu dienas beigās, kas summa X ir mašīnas maksājums plus degviela plus pārējais, tu brauc ar jaunu foršu BMW elektrisko vai kaut kādu vecu benzīnu. Tā liela atšķirība. Tāpēc saku, realitātē ir jāsaprot. Es teorētiski pirms vēl gadu teiktu, nekad mūžā nekāpšu elektromašīnā. Es domāju, ka daudz tā teica. Bet vakardien vai aizvakardien satikāmies vienam kopējo draugu, Gauju. Viņš atbrauc man kā pāris bildes taisīt. Un tā runājāmies kaut ko tur. Mēs runājām par mašīnām, tādām lietām. Un es sapratu, problēma ir tajā, es palieku vecs. Diemžēl no tā vairs neatkāpties. Tā kā visi, bet es esmu jau pietiekami vecs. Un tur braukt ar skaļām, cietām, sēdinātām, jaudīgām automašīnas fanu. Bet te pašā laikā, dienās, kad es pabraucu, ka šodien atbraucu Rīgas 1, ir forši. Tā pašā laikā, tāpēc man tā teorētiskā doma ir nākošais gads, aiznākošais gads, man iet no divos virzienos. Nopirkt kartiņu. Elektrisko. Iet divos virzienos. Numur 1. Iesaisties Taycanā? Jā. Vai iesaisties kaut kādiem 304. Līdz to jāsaprot, uz kur virzienas man neizšaus, bet teorētiski man tā Taycan doma sāk patikt arī. Tā kā es to teicu, Taycans unīts? Nē, unīta nē. Tas būtu tā mana mašīna. Attiecīgi, manā mašīnā vienīgais, kas brauc, ir viens bērns un viena soma. Viss. Jā, bet unīts vienkārši skaistāks. Tā ir mana mašīna. Taycans ir skaistāks unītī nekā tas saka, man F22 mēnesī nobrauc, nezinu, štuku. Vairāk man kā štuku viņš nenobrauc. Jo tikko, kā mēs kaut kur braucam, vienmēr tas ir bembis, vai tā iepriekšējais bija mini, jo lielāks. Attiecīgi, es naturālā bembi braucu uz darbu, kaut kur aizbraucu uz veikalu, tur tā pats braucu. Saka, principā, tas man tā kā motocikls drīzāk tādā veidā. Es viņu braucu tikai savās vajadzībās. Tā mašīna netiek lietota vispār ārpusē. Elektroauto var pirkt un var nepirkt. Jāsaprot, protams. Katram ir pēc vajadzībām. Jā, tas diezgan loģiski, man liekas, arī šodien. Atbilde, ko kā žurnālists, bet poram visiem cilvēkiem es saku, ja tev ir tavā dīkstāvis punktā, kas ir mājas darbs, kur mašīnu uzlādēt, tev elektromašīna der. Ja tev viņa patīk, tev viņa der. Ja tev ir tikai publiskā uzlāde, tad apdomā. Bet arī ne visi elektroauto tu nevar nopirkt, piemēram, Peugeot 208 elektrisko un cerēt, ka tur viņi varēs aizbraukt Rīga salkrastī. Nē, bet tā mašīna tam tu nepērci. Jā, bet te tas moments cilvēki bieži vien pavelkās uz to, ka forši maz mašīnītis, tur labs cipars, piemēram, tur vēl bija tas elektroauto atbalsts, kurš arī atkal ir aktualizējies. Jā, apstiprināts. Jā. Viņš paņem to, un man tāds vienkārši bija gadījums ar klientu. Kurš klients vienkārši paņēma mašīnu pēc 3 mēnešiem, viņš atsakās vai 4. Jo viņš teica, ka viņš nevar viņu pabraut, viņš nekur nevar aizbraukt. Tu paskaties pēciem pirms nopērci. Apmēram, jā. Jā, un tas ir tieši tāpat stāsts, ka tu, piemēram, nezinu, es arī man ir 30, 41 litru bāka. Tas arī principā nekur nebaigi noraizbraukt. Bet tas pats stāsts, un tu to mašīnu tam nepērci. Tā kā tas vienkārši bija drīzāk stulbs pirkums. Tas bija diezgan pastulbs. Stulbs pircējs drīzāk gribēja teikt, nevis slikta mašīna. Bet kas ir ar veciem elektroauto? Cik slikti varētu būt nopirkt pirmās paudzes Teslu, kurai jau ir tas pats stāsts, kas nopirkt 335. Precīzi. Tik rūpīgi uzreiz. Nē, bet es tieši domāju par baterijām. Tas mīts, ko visi saka. Tieši tas pats stāsts, kas nopirkt vec 335. To var sanākt vai nesanākt. Jā. Tu vari nopirkt. Man čoms nopirka pirms 3 gadiem, 3 vai 4 gadiem. Nopirka 130-40 tūkstoši nobraukt tā laikā Teslu. Viņš kaut ko saremontējis, bet mēs runājam par sīkumiem. Tur nepiekārt ritošā tādas lietas neskaitās. Viņam laikam no tā laika, kas saplīsa, bija saplīs kaut kāds viens kaut kāds sūkas siltumu dod. Tas bija kaut kā 1200 eiro. Un pastiprinātais. Viņam tā visiem, kur tā mūzika nāk iekšā, tikai tu aktivizē viņā ar aplikāciju. Un tas pastūs nosprāgt. Tas bija kaut kāds 600 eiro. Viss. Mašīna lielu nobraukumu. Principā nav plīsus. Tajā pašā laikā ir stāsts no mūsu elektrokartiņa radītāja, Ārta Daugiņa. Tā viņam sanāk ir. Viņš nopirka vecu nobraukt Model S. Tā mašīna ļoti ātri izbeidzās. Tās mašīnas šodien, man liekas, var nopirkt zem 20,000. Nav ļoti atkarīgs, kāds ir nobraukums. Ja tu redzi, ka Tesla, piemēram, mēs modeļiem jau pie 200 vismaz tur grozās. Ne, bet globāli zem 20,000, man liekas, ir pirmās Teslas. Nav gadījumā. Model 3 to var 11 nopirkt. Nu jā.
Nu, Bet viņam būs pirmās 240, 50 tūkstoši nobraukusi. Realitāte ir tā, ka tās mašīnas var saplīst vai nesplīst. Un neesmu ļoti daudz dzirdējis, kad lielās lietas plīstu. Bet te pašā laikā, kas ir pozitīvi Teslam, ir tīpaši ir grobiņā šrots. Jā, leģendārs šrots, kur principiāli tur dabūt visu. Nu tā, kad saprātīgā ciparā tas pats tāds. Noteikti nomainīt bateriju Model 3 izmaksās lētāk nekā tu samaksās par savu BMW. To mēs vēl nezinām. Diena vēl nav galā. Bet es tāpēc domāju, pieņemsim, pavisam virspusēji tā Tesla maksā 15. Nu, kas ir trakākais, dārgākais kaut kāda baterija vai motors? Nu, vai tas būs uz piečuku remonts vai vēl dārgāk? Nu, tas... Jā, tā baterija grobiņā 5 līdz 7. Tik labi izklausās. Teslas baterija grobiņā. 5 līdz 7 eiro. Labi pārbaudīta. Attiecīgi, atkal teorētiski izklausās dārgi, bet pašā laikā tā ir pamatkomponente. Plus vēl veco var pārdot ar nekādiem saules paneļiem. Pārdos uz ogri. No grobiņas uz ogri vienā vilcienā. Bet motor neko nemaksā. Motor tur arī mazajos tūkstošos iet. Tā kā, principā, saka, var paveikties vai nepaveikties. Elektromašīnas lietotas. Es saku ne jā, ne nē. Tas ir gatavs no tā, cik tu esi gatavs to mašīnu ņemties. Vai tu esi nopērkot mašīnu gatavs riskēt ielidot, tad jā. Ja tu esi tāds, ka tu esi frizieris, kur tu jāpērk jauns Hyundai Getz no salona, tad automašīna nav tev. Redz kā. Jā, tas tāds moments. Rekur ir vēl, kas ir jaunie autiņi elektriskie labi. Saka, Renault 5. Jā, tas ir labs. Man nepatika. Es ar Renault 5 nobraucu nenormāli daudz. Es neesmu ne lielākais, ne resnākais, ne garākais. Es esmu vidēji miesas būs vidēji garums cilvēks, un man tā mašīnai nav ērti. Man spiež celis, nobraucot virs 100 km vienkārši pa šosei, man jau notirpusi kreisā kāja. Tā mašīna nav komfortabla pat nobraukt 100 km. Tā pašā laikā Renault 4, kas ir tieši tāpat bāze, bet tur 12-15 cm viņš ir garāks. Viss ir salabots. Jā. Tā kā stilīgs, kolosāli, pietiekami dinamisks, visi forši to mašīnu. Bet man personīgi nebija ērti viņa. Okay. Kārlis, domāju, ka varbūt ir laiks... Vienai aktivitātei. Ir ļoti daudz Māris pieminēja to, ka viņš ir. Tu teici, ka ūdeni nedzer. Bet tas nav tas, ko tu gribēji teikt? Jā, es gribēju teikt to, ka Māris daudz kur pieminēja to, ka viņš ir krietni vecāks, ir pagājuši laiki un mainījušies laiki un formi un tā tālāk. Un, varbūt mēs varam izvilkt vienu foršo spēlīti. Testiņu? Vienu testiņu. Saīsinājumu testu? Saīsinājumu testu. Jā, tur mēs sagatavojām materiālu. Tu esi fórums, tev īstenībā vajadzētu būt labam rezultātam. Mēs uztaisījām testu. Mēs tagad vēl neredzam viņu tev. Tas nav kaut kāds jauniešu žargons, kur viss tagad bišķiņi varbūt, bet īšajā rekur ir slideshow, laižu maļā. Kaudz ar saīsinājumiem, iziesim cauri, uzskaitīsim, cik tev tur vispārībā pareizi. Sākam uzreiz pirmo. HMU. Tie ir angliski visi. Tie ir visi angliski. Nav nemazākās idejas. Laidam, parādam. Hit me up. Nu, kaut ko tu zinās, mār nebīsties. Ejam tālāk. Jā, tu droši vari minēt arī. Tu vari teikt, kas tev vienā IRL. Tā nav īrija. Tas būtu atbildēs īrija. Atkal nezinu. Nezini. In real life. Jā. Bet RN. Nezinu. Reins Nē, tu mēģini minēt, kā tev šeit tas varētu būt angliski. Tā, nu skatāmies RN. Right now. Tālāk. Šo tev vajadzētu zināt, jo viņiem arī, šeit bija kafejnīca. TGIF, jā. Šeit bija kafejnīca vecrīgā. TGI, jā, bet es nekad nezināju, ko tas nozīmē. Labi, ka tu atnāc. TGIF mums ir Thank God It's Friday. Tagad, jā, nu labi, šito varbūt padomājot uzmanējis. Kas labi, tev varētu zināt, ko tavi bērni runā, ja tu vai raksta tev, tad varēsi saviem bērniem. Mēs šito kladīt tev iedosim. Šis ir for to work. For to work? Bet šis ir for the win vispārībā. Nu, korporācija cilvēks. Ejam tālāk. Šis. I'm afraid. Kaut kā tā tur bija. As far as I know. As far as I know, jā. Ok, ejam tālāk. As soon as possible. Okay. Yes, aiziet, Māris. To viņš bieži saņēmis. Let me know. Latvijas Mākslas koledža. Let me know, jā. Nav tā, ka tu neko nezini, jā, nekā. OMW. On my work. On my way. On my way. Labi. OG. Original Gangster. Tā ir oriģinālā izcelsme. Tālāk.
Šito daudz lieto, bet No. Tu nē. Kāpēc? Jo tā nav kaza. Varbūt tev īstenībā, Māri, tu esi goat. greatest of all time. Ļoti labi. Greatest of all vai greatest of all time. Ļoti labi. Īstenībā, paslēdz atpakaļ taisnība. Man te ir kļūda, tev ir taisnība. Zini kā? Un es šodien skatos, es domāju, Gota saka. Jā. Taisnība, jā. TIA. Thanks in advance. Spoilers. Nebūtu zinājis. Paldies, Emīl. Nebūtu zinājis. Tālāk. Šitos pat es kaut ko lietojos esmu. Nu, šis ir pie kompīša tieši. Nē. Jā. Away from keyboard. Yes. es taču nezināju, es pirmo reizi tādu redzēju arī saīsinājumu. Bet tas ir gameriem. Jā, tu esi spēlējis, kad tu neesi neko vispār spēlējis. Man neko spēlējis. Nav bijis konsoles, nav viens spēles uz telefona. Es esmu vispār anti-gamers. Ok. OFC. Official vienīgais, kas arī minēt. Tuvu. Šis ir of course. Official. Tuvu, of course. Labi. Šis NVM. Not. Nezinu. Nu, come on. Never mind. Māri, šis bija jāzina. Es nelietoju tāds termins. Nezinu. PRB. Šis ir Be right back. Aiziet, labi. Aiziet. Šis jau bija? Sorry. Let me know, jā. Jā. DM. Direct message. Yes, labi. GG. Nezinu. Nebija gamers. Nav gamers. Good game. Aiziet tālāk. Nu šito es nezināju. Es jau zināju. Tas ir vēl dīvaini, tāpēc, ka tu zini dievieti. Paslēdz parāda atšifrējumu. Get ready with me. What the fuck? Kas es šito ieraudzīju? Kas tas tāds ir? Es to nezināju, līdz es pajautāju Ievai, ko nozīmē tas gara WM. Jo kaut kāds meitenes, piemēram, tu šalkā rīliņu, tu parādies kaut kāds burti, un pēc viņi sāk dēpties. Tas ir trends mečām. Viņa filmē, kā viņa taisās laikam uz pasākumu, es tā saprotu. Ja es parādītu savu vecākajam dēlam, viņš būs 70%. Dot šito es tev linku aizsūtīšu, es pārbaudītu. Tālāk. Šis ir vispār iki. I, Y, K, Y, K. Nezinu. Nav parādam. If you know, you know. Jā, nu tas ir par visu šo. Šis jau arī bija. Šis man arī nodublējies. Šis. YMCA. Gandrīz. Labi, es pieļauju, ka tu nezinu. In case you missed it. Okay? FOMO. Nu šito tev vajadzētu zināt. Dzirdēts lietots, nezinu. Labi. Okay. Fear of missing out. Jā, nu bailes izpalikt no tusiņa. Lielāko. Nu šīs, nu Māri, šīs. Dažādas versijas, bet pareizā in my humble opinion. Ok, un otrā ir in my honest opinion. Tātad, es zinu šo tulkojumu. Point of view. Point of view, pareizi, POV point of view, tālāk. KIS. Nezinu. Keep it simple. TBH. To be kaut kas. To be honest, jā. Godīgi sakot. Tālāk. Something. Man arī tā likās, bet actually tas ir shaking my head, nu, kad tu esi vīlies kādā. Vai radio SH. Tālāk. Nu šis arī tev jāzina no fóruma laikiem. Šis bija ļoti populārs. Jā, nav nemaz tās paļas. Too long didn't read, kad es linkums lasīt. Jā. Kā bija burnotā? Bija TGAL? Pareizi. Topi galvenā autora. Budak. Jā. TGAM. Pareizi, jā. Topiņš sūds. Jā. Jo šis vienmēr bija šies tēma. NGL? Nebūs? Nebūs. Not gonna lie. Jā. Ok. FR. Fur. Jā. Fur. Kupra. Nē. FR mums ir for real. Tā, nu jā, tas arī viss kopsavilkums. Šito mēs tev aizsūtīsim. To arī pārbaudīt mājās, zināšanas bērnam. Ir ļoti slikti. Ir ļoti slikti. Es tiešām domāju, ka vismaz puse būs, jo fórumi ir lasīti un tas viss tur griezās uz urā, bet, ierosējas es. Pieredzi parādi, ko mums googlē. Māri, pirms tu spiedi enter, Emīla, ieraksti Māris Gaugars. Kā tev šķiet, ko atrod googlē vispār attēlus pavarot vaļā? Kas tādi? Attēlu, nē, vajadzētu būt ļoti daudz informāciju, jo es ir arī otrais. Jā, kad ir ļoti daudz informācijas dažādas, jo es ļoti daudz publicējos visās iespējamās vietās, kursor vēl kārā. Man ļoti daudz presrelīzes iet, es Lietuvai rakstu, pats īsti man nerakstu, tikai parakstot. Lietuviski. Ļoti daudz presrelīzes, man iet 2, 3, 4, 5 presrelīzes mēnesī, uz ko es parakstos savu vārdu, viņas nerakstot. Ļoti daudz man iet pa darbu informāciju, tur
no profesionālās puses ļoti daudz iet ārā. Tā kā vajadzētu būt diezgan daudz informācijas publiskajā tīmeklī. Pastāmies attēlus, kur tas arī ir. Attēli. Jēziņ XTV. Pastīsimies, kas mums tur ir. Kas ir XTV? Kur pirmā ir La Dolce Vita. Tu esi bijis pie Roberto Meloni. Ar Roberto Meloni. Tu biji virtuvē, ja? Jā. Tu biji labs. Tu biji. 19. gads, kā gāja, ko tu taisīji? Es taisīju savu leģendāro ābolkūku. Tas ir tavs? Viņi jā, jums zirdziņš. Viņi ir, es maziņu taisu. Tas no tā. Kurienes tu vispār esi? No Alojas. Vizit Alojas. Alojas, Stārķelē. Stārķelē, jā. Un tētis, tā ir tēva recepte. Ļoti vienkārši recepte, bet īstenībā, kas rada ļoti labu rezultātu. Un mēs pēc tā Roberto raidījuma man ļoti daudz Facebookā rakstīja dažādi pavāri. Es super nezināju, tiešām kolas recepte, viegli, ātri, forši. Labs. Labi, kādu tiki tur? Kāpēc? Neatceros. Neprasa detaļas. Neatceros. Tiešām neatceros. Tad mums ir, protams, daudz audio lietas. Kursors, kā tu teici, Facebooks, Vita vēl. Vita, jā. Kā arī iepriekšā Vita, IT. Jā, tas ir citu, man liekas, ka mums ir arī tas nākamais punkts, ko mēs gribējām parunāt, jo Bitē, kas tu biji Bitē, vai tu esi joprojām? Es biju Bitē. Tu biji Bitē kādā amatā? Es biju tad IKT informāciju komunikāciju tehnoloģiju attīstības vadītājs. Un kā tu līdz tam nonāci, jo mēs runājam, bija mašīnas vienmēr ir bijis, mašīna lietas, autožurnālistika vienmēr ir bijis hobija līmenī. Es vienmēr esmu bijis industrijā, vienmēr esmu bijis korporācijā, un principā mātējos no korporācijas uz korporāciju. Es ļoti īsus tādus pārāvumu posmus neesmu bijis korporācijā. Principā es laikam esmu korporācijā. Līdz to Bitē es vienkārši nonācu atkal kaut kādas citas korporācijas pārgāju. Kur tu biji pirms Bites? Mogo? Mogo es biju, jā. Pirms Mogo tu biji Siemens? Ne, pirms tam bija Saftehnika. Saftehnika. Tā ir tā vieta, ko daudz piemin, kā ļoti kruta vieta. Tā vispār. Viņi kaut ko darīja lielu. Viņi dara lietas, viņi rada tos mikroviņu radio priekš komunikācijām, tas bija viņa pamatbiznesa, bet tagad viņi rada tos gaisa kvalitātes sensors, tos Aranet. Jā. Tā kā tur es vadīju Āzijas tirgu, nodzīvoju 4 gadus Āzijā. Bija ļoti interesanti dzīves pieredze. Kurā vietā Āzijā? Visur. 4 gadus? Tā kā no Kirgistāna. Tā bija sākot Indonēzija, Malaizija, Singapūra, Nepāla, Šrilanka, Afganistāna. Bet ko nozīmē 4 gadu? Mēs tā kā no vietas? Tātad pusgadu tur, pusgadu Latvijā. Okay. Es aizlidoju turienes, mēnesi, 2 mēnešus tur. Tev bija tur draudzene? Ne. Nu, tu vari teikt, tu tagad jau sen esi prom no tā visa. Bet nē. Draugs. Okay. Tur nevarēja pieskaidīt, kas viņš ir. Caur kuru uzņēmumu? Kādā Saftehnikā. Es pārstāvēju, vadīju Āzijas tirgu. Jā. Kāda bija tava pienākuma tur? Meklēt partnerus, ar kur palīdzību mēs varam tikt pie lieliem operatoriem. Tātad, kas ir mikroviņu radio? Tiešām vienā īsā teikumā. Es zinu, mikroviņu krāsti. Mikroviņu krāsti. Wow. Pa viņām var dzirdēt radio. Tehniski ļoti liela līdzība. Labi, Agni. Atbildības jautājums tev. Kā strādā mikroviņu krāsnes? Ar mikrovilnīši? Mazi mikrovilnīši. Vairāk, iedod detaļas vairāk. Tu pagriez laiku? Jā, nē. Sorry. Pagriez laiku gadu atpakaļ. Sorry. Ir mikrovilnīši, un tad ir tas, kad griežās. Tā griežās ēdieniņš, un viņš sildās. Kā strādā mikroviļņi? Nezinu. Tāpēc tu šeit esi. Tātad mikroviļņu krāsnī ir 2,4 GHz frekvence, kas ir tieši tāpat veco routeru frekvence Wi-Fi. Jā, pareizi. Ar lielāku jaudu kā Wi-Fi routerī tiek tas slēgtajā kastē pūsti viļņi. Ko viņi dara? Viņi kustina ūdens molekulas, un ūdens molekulas kustoties uzsilst. Labi, kāpēc nevar likt šķīvi ar zelta maliņu? Visus var likt plasmasas trauks, var likt tur visādas citas. Kad viņi atsturo. Sudrabs arī atsturo. Sudrabs nevar likt. Tā atstaro. Būtība ir atstarošana. Mikroviņu radio strādā principiāli tieši tāpatās. Ir radio, viens radio otrs, un ir vienkārši vilnīši no viena radio uz otru radio. Viss. Tātad, kam to lieto? Lieto tātad, ir 2 veidi, kā savienot šo datoru ar datoru, kas stāvētu šeit. Ar vadu vai bezvadu tīklu. Tas mikroviņu radio vienkārši ir lielas distances Wi-Fi, varētu tā to nosaukt. Principā. Un viņu vajag visiem operatoriem, tā skatā Latvijā ļoti daudz operatoriem, kur nevar fiziski aizvilkt kabeli uz bāzstaciju. Ļoti daudz bāzstaciju, ļoti daudz Latvijā ir. Tīpaši tās bāzstacijas reģionos, kur nevar fiziski aizvilkt kabeli.
Viņš savieno tādu bāzstaciju, strādā ar to mikroviņu radio, savienojas ar Rīgu, savienojas ar Rīgu un nodrošina to komunikāciju sakuru caur mikroviņu radio. Piemēram, es nopērku māju Aizellē, meža vidū. Jā, Man vajag internetu. Radio palīdzību, tu vari, ja tev operators dod tādu iespēju, ka tu vari pieslēgties bāzstacijai mikroviņu radio, tu uzliec tos pašus mikroviņu radio, pieslēdzies lielā distancē. Tas maksā daudz. Jā. Lētāk ir ievilkt kabeli noteikti. Ja tu vari ievilkt kabeli. Tad Lētāk ir dzīvot bez interneta. Lētāk paņemt mobilo internetu, jā, vai Starlinku paņemt. Bet tāpat laikā man liekas svarīgi piebilst, ka kad tu biji, kuros pirms cik gadiem tas bija, kad tu Āzijā biji? 10, 12, nu jā, 13. Toreiz tā tehnoloģija vispār, viņa jau vēl bija vecāka. Nu. Viņa bija vecāka, viņa bija ļoti maz megabitu, kas Tieši gāja tā, cauri, jā. bet tā pašā laikā tad nebija tādu mobilo datu, ko mēs lietojam tik daudz. Kurš bija tavs mīļākais DC++ hubs? Neatceru, bet jālietoja. Okay. Un arī Ircā sēdēju. Okay. Jā, es tieši tā DC, man bija alfa. Alfa, jā. Tur bija viss vienmēr. Nu, lūk, un tad SAF tehnika bija tāda forša pieredze. Tad es aizgāju uz Mogo, mazliet pamainīju industriju, bet nepamainīju faktu. Tātad SAF tehnikā es vienkārši meklēju partnerus, kur palīdzu tikt pie operatoriem. Mogo, es biju partnerattiecību vadītājs, kas tieši tāpatās galvenā misija bija, lai cilvēks, Mogo mašīnu var nopirkt divos veidos. Zvans, halo, dodiet piķi, vai tā laikā bija viss. Un tā mana misija bija tajā, kad cilvēks ieejot autosalonā. Nu, tu pateici. Mogo salonā. Ne Mogo salonā, bet iet autoplacī. Var paņemt Mogo leasingu uz vietas. Te brīdī, kad sāk strādāt, to nevarēja izdarīt. Un tagad visos plačos ir uz Mogo. Jā. Tad es to radīju Latvijā, lai to varētu izdarīt. Tas tev pazudināja lielu daļu valsts. Tu esi tas kretīns. Atdod naudu. Ja mēs ātri tā ņirktuvē parunājam par Mogo, droši. Tad sākumā man bija ļoti grūti strādāt, jo es esmu ļoti empātisks cilvēks. Jā. Un man ir ļoti, ļoti grūti. Bija tā, ka es tiešām tur esmu autosalonā, es esmu tur rumbulā, sēžu runājot ar partneriem, jo galvenā būtība, kas man bija jādara, vienkārši, lai visi iedomājoties par mašīnas leasingu, ierauga Mārs seju. Tā bija galvenā misija. Tāpēc es esmu ļoti čomisks, man bija ļoti viegli sadraudēties, visi mani zināja. Un tur bija tas stāsts, kad es sēžu autosalonā, autoplatī sēžu un pļāpāju partneri. Ienāk čuvāks no Reizeknes vai nopirkt Opel Vectra uz Mogo. Un es jau redzu, kā viņi tina. Ļoti labi bija Mārcis. Kā viņi tina pirkstu, kādi būs procenti vienkārši manā. Un tur tiešām atbrauc vecāki ar mazu bērnu, man tur asari bija. Bet es muti nevaru atvērt. Nedrīkst to atvērt precīzāk. Nu, lūk, līdz tā bija tādā sliktā puse, kas tai Mogo bija, bet no otras puses ir tā. Mogo ir labs un slikts vienlaicīgi. Kāpēc viņš ir labs? Viņš tiešām deva iespēju nopirkt mašīnu, kam cilvēkiem vajadzēja. Nevis nopirkt Mogo leasingā piečuku, jo vienkārši man vajag piečuku, bet bija tiešām cilvēkiem, kam ir bijušas problēmas vēsturē iepriekš, deva iespēju nopirkt mašīnu, jā, pārmaksājot, bet deva iespēju nopirkt mašīnu, ja to mašīnas tāds nav. To ļaunprātīgi izmantoja dalbajobi, lai vienkārši pirktu visādus miskastus un braukāt pielām. Cits stāsts, bet tā sākotnējā doma ir not slikta. Bet tajā pašā laikā skaidrs, ka tas bizness tik radījis nopelnīt. Un nopelnīja daudz. Jā. Vēl projām pelna daudz. Bet ir vēl Mogo vispār? Pastāv Mogo, bet viņš dotā brīdī ir aizvirzies prom uz citiem reģioniem, kur vēl var zakt. Jo viņus ierobežoja. Ierobežoja maksimālo procentu likmi, jo tie procenti bija ārprāts. Šobrīd ierobežo, lai nebūtu vairāk kā 100. Jā. Tur bija tā klasa. Mogo standarts bija 20% mēnesī. Tad ir 240% gadā. Jā. Tagad, tas ir gadā. Citiem vēl respektīvi, kosmos pilnīgākais. Bet, tā kā skaidrs, ka tas tika eksploatēts, nopelnīti miljoni, bet tā pašā laikā bet tas mums kā tautu radīja stiprākus, izglītoja ļoti labi. Sāpīgākajā veidā mēs sapratām, ka uzkāpjot uz grābekļa, tas sāp. Bet sāp daudz. Tad no Mogo es uztaisīju maz pauzīti, bija saguru. Bija saguru pēc Mogo. Ko tu darīji pēc Mogo? Neko nedarīju. Es principā godīgi sakot, ja es... Ar 240% varēju atļauties, neko nedarīt, acīm redzēt. Nē, pēc Mogo bija tā, ka ja nebūtu bijis tas ČP, man aizjūt no Mogo, vienkārši sadirsos ar šefu pamatīgi, tā, ka mums atkal nesakrīt attīstības mērķi. Tātad es 2 gadu laikā no 0 attīstīju uz 20 miljonu nodeļas apgrozījumu, bet mums nestika attīstības plāni. Beigās to, kas viņam uzšāva pa seju, kas ir
Saldi. Tas ir vispār man netipiski, bet mums nesakrīt attīstības viedokļi, mēs šķirāmies. Mēs esam tagad visi kārtībā, bet mēs šķirāmies. Lūk, un es tā laikā no korporācijas saguru, un es 2 gadus, nav tā, ka es neko nedarīju. Nevaru neko 2 gadus nedarīt. Bet, ko es izdarīju, es uzcēlu Mārgus pizzeriju, ko es vēlāk nopirku. Jā, pareizi bija tas stāsts. Tu taisīji IT risinājumus. Es sāku ar IT risinājumu veidošanu, beigās es fiziski piedalījos tās vietas radīšanā. Vai Mārpas Pits bija vienīgā vieta, kam bija IT risinājumi kaut kādi? Definē IT risinājumus, pizzērijai pieņemsim. E-komercija, mājaslapa internetu pasūtījumu. Tas arī bija pirms gadiem 10. Jā, un attiecīgi es vienkārši, ko es darīju, es radīju, tajos 2 gados es sāku radot dažādas e-komercijas sistēmas, radīju daudziem uzņēmumiem, tikai viņiem daudziem mājaslapas radīju, e-komercijas sistēmas radīju, un tā mēs iepazinājāmies ar to iepriekšējo pizzerijas īpašnieku, un tad viens iet uz otru lietu, un tad kaut kā sačumāmies, viņam uzbūvēja to Mārupi. Līdz to, ja nebūtu bijis nogurumi no korporācijas, kad es uzcēlu Mārupi, es nekad nebūtu nopircis vēlāk. Līdz ar to tas bija tāds atkal veiksmes sakritība tajā, kad tā sanāca, kā sanāca. Un tad tajā laikā, kad jau bija Māru beigusies, mani uzrunāja Bite. Uzrakstīja vienkārši LinkedInā, čau, atsatikties. Bija Covid, kolosālākais laiks. Satikāmies. Daudz Covid laikā satikās. Jā, tieši tā. Satikāmies un izrunājām, un tas strādāju uz Bite. Bite es nostrādāju vairāk kā 4 gadus. Tagad pietiekami daudz. Tas ir daudz priekš Bites, man liekas. Tas priekš Bites ir ļoti daudz. Kā tev patika? Ļoti patika. Es joprojām Bite ļoti... Citādi kompānija. Tas ir precīzākais apzīmējums. Jo īstenībā unikāls uzņēmums Latvijā. Unikāls. Latvijā tādu otru nav. Kas var piedāvāt tik ļoti lielu spektra apvienotos risinājumus. Bet es ceru, ka tiešām kāds no vadības klausīsies pilnīgāk ir vadībā. Tā kā līdz absolūtam maksimumam. Ļoti labi. Kuri tagad tur es pat ar kaut kādas īsas detaļas pastāstīju par to. Es saku, ka sāc par to, ir iestājas noilgu. Vadība, kas to uzņēmumu vienkārši gremdē un turpina gremdēt. Un tad bija tā, ka es jau sāku just izdegšanas pazīmes, kas vispār man liekas agrāk cilvēki, kas izdeg vienkārši sliņķi, bet es sāku just to, kad es vienkārši sāku sagurt, vispār man sāku visu besīt. Bet tieši tajā laikā man uzrunāja tets, atnākt uz tetu, bija gandrīz precīzi gadu atpakaļ, uzrunāja teica, nākt pie viņiem uz datu centra nodaļas attīstības vadību, ko es nedomājot pieņēmu. Viņš pastīvējums par cipariem, jo, diemžēl, kas bija pozitīvā lieta, ka viņi maksā mazliet vairāk, kā maksā vidē tirgu. Teica, maksā mazāk nekā maksā vidē tirgu, līdz to mums bija jāpacīkstās par to. Tāpēc, ka bija rēķinos to pozīciju piemetot. Tagad jau vispār algas kosmosā, pēc jaunā gada. Bet pastīvējamies, tā lēnām padiskutējām, bet es atnācu uz tetu, un jau gadu esmu tetā. Tetā es attīstu datu centru nodeļu. Tas nozīmē to, ka viss, kas parunā par datu centriem, parunā par mākoņu pakalpojumiem, tādām visādām tehniskām lietām. No, un šī ir lieta, ko es tev gribētu, iespējams tev esmu jau jautājis jau sen, arī Bites laikā, kad tu tur strādāji. Tas nav kaut kāds izdomāta lieta, ko cilvēks strādā, ko datu centri un kiberdrošība. Tev ir autentifikators, tev ir kaut kāds dažas paraules, tā kā, viss ir drošībā. Man liekas, ka tu esi tieši tas upuris, ja tu domā, ka tas ir izdomāts. Nē, tas, ko viņš tur, es pirms arī redzu LinkedInā, tur postēja iekšā kaut kādās tajās konferences, un tur visas tās lietas, un es domāju, kas to klausās? Ļoti daudz. Stāsti par to, kāpēc tātad. Ja tev rodas tāds jautājums, tad līdz tam nav tehnoloģiskās izpratnes par to, kur rodas dati. Jā, nē, vispār. Tu redzēji, man mikroviļņu krāsnes ir mikroviļņīša un aplis. Atver vaļā Google, viņai ir kaut kur jārodas. Viņa rodas tajā datu centrā. Viņa ir vajadzīga. Agnim liekas, ka ir monitors. Jā, pēc būtības tā, kā es trenējot pārdevējus, kas viens no maniem uzdevumiem ir apmācīt jaunos apmācīt pārdevējus. Mācot pārdevējus, viņiem saku vienu lietu. Tātad serveris, tas, kas atrodas datu centrā, datu klāsteris vai tas reks pilns ar serveriem, principiāli neatšķirās no šī telefona, no šī datora. Neatšķirās. Ar ko atšķirās serveris no datora? Ar to, ka serveris ir dators, kas ir paredzēts strādāt 24/7. Vienīgā atšķirība. Un tur ir tā būtība, ka tu vari Google hostēt uz mobilā telefona, bet tajā brīdī, kad tā būs vairāk kā 3 lietotājiem, viss sāks vilkties. To vajag jaudīgāku serveri. Līdz ar realitātei tas ir vienkārši skaitļošanas jauda, kas veic tās kalkulācijas, lai
daudz cilvēku varētu pieslēgties. Attiecīgi, tas pats tās, tu vari savu mājaslapu, internetu komerciju, tu vari hostēt mājās sekretārs, mājās zem galda. Es domāju, ka skatīs, redzēs manas acis, man ir pilnīgi tā kā šobrīd runā ķīniešu valodu. Absolūti. Lai tā pašā laikā tu vari visu izvietot datu centrā, lai tu varētu ritināt jaudīgas sistēmas. Okay, labi, tu dari. Tas pats tavam pamatu uzņēmumam, tavam krekliņu uzlīmē pamatu uzņēmumam, tāpat ir e-komercijas sistēma, tāpat ir CRM sistēma, tāpat ir kaut kāda pārvaldības sistēma, tāpat ir grāmatvedības sistēma. Tas viss eksistē tajā datu centrā serveros. Okay, tas ir uztaisīts. Jā. Visi variet mājās. Labs arguments. Serveri noveco. Okay, pēc jaunākus. Tas ir neverending, tas ir ritentiņš, kas griežās. Labi, tu vienkārši tad sanāk backorderī visu laiku uzliec. Droši vien pieņem, ka no Ķīnas valsts republikas. Nedrīkst. Kur tad? Es ne. Eiropas Savienība. Labi, okay, no Polijas. Tu uzliec no Eiropas Ķīnas. Skaļākā tēma, ko IKT industrija tagad runā, ir datu suverenitāte. Par to, datiem ir tiesības. Tā nav suverēnā vara. Datiem ir tagad arī tiesības, ne tikai pienākumi. Ļoti svarīgi runāt par to, kur dati atrodas, kur viņi noplūst un tam līdzīgi. Pēc tam, ka realitāte tas nav uzpūsts izdomāts burbulis, tās tehnoloģijas, datu centri, mobilie sakari, Facebook neeksistētu bez tiem datu centriem. Neeksistētu. Klausies, pie reizes varbūt tas ir droši vien kaut kādā mērā arī saistīts par to pašu. Man liekas, skatītāji, es domāju, ka drīzāk būs tuvāk, nevis zinot tos datus, bet tuvāk varbūt tur, kur ir Agnis un es arī neesmu baigais eksperts, bet vienkāršiem vārdiem tā pati Marta slavenā nodokļu pārreķināšana. Tā ir viena lieta. Otrs CSDD numuru izloze. Kāpēc tas viss bremzē? Kāpēc nav viss noslīpēts? Jo es saprotu, ka ir nenormāls pieplūdums pāris sekundēs vai ne miljonus cilvēku lien iekšā. To var atrasināt, vai tas maksā vienkārši nenormāli daudz? To nevar atrasināt. Kāpēc? Elementārs stāsts. To var atrasināt. Ļoti dārgi. Tātad iedomājies. Šeit var pat paņemt mazliet vieglāku piemēru. Iedomājies internetu veikals Douglas LV. Kas ir smaržu veikals, attiecīgi viņiem ir sveiciens Douglasam. Viņiem ir noteikti, teiksim, piemēram, noteikta jauda serverim, lai tā lapa smukā ātri strādā. Jā. Bet atnāk 14. februārs, 8. marts, kur vienkārši ir jāpērk, un viss vienkārši, un tās 2 dienas gadā, tikai tās 2, no valsts Ziemassvētku. Caurplūde reiz 100, attiecīgi tas viss bremzē vaiprātīgi. Tā pašā laikā viņi labāk piecieš, ka tā lapa bremzē cilvēku pasūdzās, jo realitātē investēt vēl dubultot jaudu, samaksāt dubultot cipaļu 3 dienām gadā, neatmaksājās. Man ir ideja. Tas ir tieši tāds stāsts šeit, ka realitātē mēs runājam par 1, 2, 3, 4 dienām gadā. Tā pacietīsies. Kā tev vajag lielāku jaudu, dēļ tā īsā pieplūduma nav vērts investēt. Tas bija tas, ko es gribēju saprast. Izīrējam serverus. Bet to visu var uzbūvēt. To visu var uzbūvēt labāk. Kāpēc tas viss bremzē? Piemēram, CSDD, tātad CSDD viss ir atrisināts. CSDD tikko kā no mums iepirka. To var tu teikt? Varu teikt, tas ir valsts kantors, publisks iepirkums. Tikko kā iepirka jaunu vaiprātīgu apjomu serveru klasteriem, lai atjaunotu esošās sistēmas. Bet, ja mēs runājam par Latviju LV, tad viss atrodas Latvijas valsts LVTC, tad Latvijas valsts radio televīzijas centrs, datu centrā, kur atkal ir valsts lobbyis un visiem valsts uzņēmumiem, pašvaldības uzņēmumiem spiež iet uz LVTC, kas principā ir šķūnis ar vaiprātīgi vecām novecējušām tehnoloģijām. Viņi ir jūsu konkurenti, ja? Viņi ir lielākie mūsu konkurenti valsts sektorā, bet viņi tehniski atpaliek no mums 10 gadus. Un tā pašā laikā tur ir tas stāsts, ka tāpēc regulāri Latvija LV karās, jo tas viss atrodas tajā LVTC, Latvijas radio valsts televīzijas centra mākonī, kurš regulāri sūc, viņš nokarās, viss reāls sprāgs nost. Tad Latvija LV vienkārši atkal ir idiotu vainas pēc nestrādājušu sistēmu. CSDD ir savādāk, CSDD tas pats stāsts. CSDD iepirka serverus paši, izvieto savā datu centrā. Viņi kaut kā izrēķināja, ka viņiem tā plūsma ir tik liela, ka viņiem nav vērts maksāt par skaitļošanu mākonī. Viņi izvērt fiziski izvieto. Līdz to tā ir izvēle, kā tu vari. Labi, ka man doma vēl joprojām izīrēt serverus uzņēmumiem. Viņš zina, ka viņam vajadzēs teikt uz to dienu. To sauc par load balancing, jaudas balansēšanu. Sauc par jaudas balansēšanu, kur var tādā ziņā... Kas to piekopja? Jūs to darat? Jā, mēs to darām. Okay, tas ir izdomāts. Tas ir izdomāts. Zinās, kam zvanīt. To arī principā pašā Amazonā viena populārākā pasaules ir viena Amazonas, AWS, kas ir viena no Formula 1 sponsoriem. Jā.
Viņiem ir tie saucamie viegli saucamie load balanceri, kur tieši to arī dara. Kad tajā brīdī, kad plūsma sasniedz noteiktu pīķi, viņš automātiski paceļ serveri un plūsma līdzsvarojās. Bet kur ir stāsts? Ir vajadzīga diezgan laba, konkrēta konfigurācija, lai tas risinājums strādātu. Un Latvija to nejēdz. Normāli es gribēju prasīt, tu māki, bet tad nē, laikam, tu nemāki. Latvija to īsti nejēdz tādā līmenī uzbūvēt, lai tas būtu vērts to darīt. Viņi iztērē tādā ziņā izstrādē un konfigurācija iztērēs tik nenormāli daudz piču, ka pēc 5 gadu būs jāpērk jauns serveri. Līdz to vienkārši to viens nedara. Tehniski to var izdarīt. Ok, tad rekā. Tomēr. Iedomājos vēl vienu jautājumu ar IT saistībā. Man liekas, tas bija tāds relatīvi nesens bums, ka parādījās tāda lieta vispār kā IT. Latvijā sevišķi redz vakances viņiem tur, un tad visi runā, viņiem maksā 5 mēnesi, piemēram. Mums 30 gadu atpakaļ būs. Jā, protams, varbūt, jā, bet bija tā, es domāju, diezgan manām bija tas, kad visi meklēja IT cilvēkus. Tas, ka pieprasījums pēc tādiem cilvēkiem ir nenormāli liels. Es vienkārši domāju, ka mums ir outsource no Indijas cilvēkiem, kas arī, smadzenes viņiem ir tikpat liels kā mums no sērijas, un var outsourcot to visu. Es vienkārši domāju, vai tas tās sfēras piesātinājums nerada kaut kādu downfall no sērijas. Īstenībā tieši otrādi. Problēma ir tajā, ka tātad Latvijā var izmācīt labus speciālistus visur, gan medicīnā, gan IT. Un Latvijas cilvēki vispār ir pierādījuši sev pietiekami gudu cilvēku kā tādu, pietiekami gudu nāciju. Pēc mūsu apstākļiem to nepateiks, bet pieņemsim, ka ir pietiekami guda nācija. Līdz ar realitātei Latvijā nav tās maksātspējas, tāpēc krūtie labie speciālisti aizbrauc prom. Viņi, principā, darot pusi mazāk nekā Latvijā, viņi jau nopelnīja 2 vairāk. Redzēcīgi, es šādā uzņēmumā IT industrijā nopelnu ļoti labi, bet man ir normāli jāmauc. Cik? Normāli. Bet ir jāmauc. Ir normāli jāmauc, un attiecīgi līdz to nopelnīt šo pašu, kaut kādā Amerikā var darīt 3 mazāk. Tur ir tas tā, tāpēc visi tie gudrie speciālisti aizbrauc, un tāpēc tās IT cilvēku vakances un tās algas ir diezgan lielas. Tas balans rodās. Lai vienkārši dabūtu speciālistus kaut kādus saprātīgus. Jo realitātē ir tīpaši tagad mākslīga intelekta ērā, kas ir booming, tev tātad ir vakances promptētājs, kas vienkārši raksta pareizi promptus. Jo tas pats mākslīga intelekta var lietot cik 2x2, bet mākslīga intelekta var arī lietot advancēti, lai viņš šo tev būvē risinājumus. Attiecīgi, tā viss attīstās no tās promptēšanas, tāpēc tā ir svarīga lieta, ko iemācīties, promptēt mākslīgo intelektu. Bet šajā sakarā jau arī tādas entry level IT šīs darba vietas arī varētu izzust. Jau ir. Teiksim, mums tetā, piemēram, mums ir jau 7 datu zinātnieki, kas strādā pie mākslīgā intelekta apmācīšanas. Un tur tas ir ļoti daudz jaunas IT vakances rodas mākslīgā intelekta. Tāds, kas iepriekš nekad nav bijuši. Agrāk bija tur sysadmins, tur datubāzes administrators, tur izstrādātājs, programmētājs, tur principiāli viss. Bet tagad jau ir tās IT vakances šausmīgi daudz. Ja tev realitāte tas pats, piemēram, agrāk tādu vakanci kā man, kas ir principā produktu vadītājs, agrāk nevajadzēja. Sysadmins, dzelzis, gatavs. Bet tagad tu vajag cilvēku pa vidu, kas to tehnisko ar to produktu savat kopā un rada pakalpojumu. Agrāk to nevajadzēja un attīst to visu. Jā. Agrāk to nevajadzēja. Tagad ļoti daudz rodas jaunas vakances, tā, kur industrija iet. Un tagad viņi iet ritīgi mākslīgā intelekta virzienā, tāpēc ir ļoti daudz mākslīgā intelekta vakances. Latvijā sāku parādīties ar vairāk. Jo uzņēmums saprot, ka mākslīgo intelektu implementēt ir ļoti gudri, jo viņš ir efektīvs. Runājot par efektivitāti. Viņš ir ļoti efektīvs. Es teiksim, pagājušajā gadā pavasarī izgāju tās 2 mēnešu kursus, kas ir tā mūža izglītība, tie, kas ir strādājošajiem, tur ir pieteikties uz bezmaksas kursiem, ko nodrošina pa Eiropas Savienības fondiem. Izlasa pēc omīšu prikola kaut kādā. Turpinies, arī nezinu, kur šis iet. Izgāju tādu lietu, kā mākslīgais, biznesa analītika ar mākslīgā intelekta rīkiem. Tur bija visas šās Python programmēšanas un tā tālāk. Es saprotu, ka 2 mēneši stipri pamās, lai tur visu iemācītos. Tur ļoti basic parādīja kaut kādas lietas, kā to var darīt. Ir ļoti daudz materiālu. Palielam tev iedod materiālus. To arī, ja tev tas rītīgi padziļināti interesē, to var lasīt. Tagad es pieteicos uz mākslīgais intelekts un mārketinga, respektīvi mārketinga veidošana ar mākslīgā intelekta rīkiem. Es lēnām pats tagad sāku to darīt. Tieši mārketinga veidošana ir realitātē skaidrs, ka mārketings. Kā teica Arnolds Švarcenegers, kāda jēga no produkta, ja neviens par viņu nezina.
Tiecīgi, tev ir produkti izstrādāti tikpat, cik mārketinga investīcijās. Man mārketings ir tāds, nav pats spilgtākais, teiksim tā. Un attiecīgi es arī tagad jau sāku lēnām būvēt mākslīgo intelektu risinājumu aģentu, kurš man darīs mākslīgo intelektu lietas analīzi, turēs customer attention, sūtīs e-pastu atgādinājumus, lēnām būvē, domāju, ka tuvākā mēneša laikā. Tas tev varēšu nākt palīgā pārbaudīt, ko tas uztaisīs. Sarunāšu. Un aprīļa beigās Tagad tas ļoti svarīgi, un tas bums iet, mākslīgais intelekts ir lieta, kurai gan laba, gan slikta vienlaicīgi. Slikta tā ir no ideoloģijas viedokļa, tajā, kad neiet kopā tas, kad Nvidia iedod OpenAI miljardus, lai viņi nopirktu Nvidia čipus. Tu vienkārši ir, izklausās pēc Ponzi schēmas, kaut kāds izklausās realitātē. Tur tas virziens nepatīk, tas mākslīgi radīs vaiprātīgi cenu palielinājumu servertehnikai, operatīvām atmiņām, diskiem, līdz tas ir mākslīgi radīts bums, kas bija mākslīgais intelekts. Jā, kas bija līdzīgi, kā bija mūsu ekonomiskais sprādziens nekustamības īpašumos, kas ir ļoti līdzīgi uz to pašu iet. Un visi jau runā un zina to, ka būs mākslīgā intelekta burbulis, viņš būs, bet jautājums, kas no tā iznāks ārā? Kas būs rezultātā? Es to nespēju pateikt. Kas man ļoti īstenībā nepatīk ar to mākslīgo intelektu, ka cilvēki notrulinās, jo ir cilvēki, kas visprimitīvākās lietas nevis meklē, googlē un palasa vismaz kaut vai 2-3 linkus, lai atrastu atbildi. Trakāk ir ar tiem, kas pastāv pa savu, ka viņam pateica ChatGPT un viņš saka, ka tā ir. Jo vienmēr jāpārbauda tā informācija. Jā, tas ir vislabākais. Angliski tas skan labāk, latviski var teorētiski iztulkot, angliski skan perception versus perspective. Tātad uztvere pret perspektīvu, tātad tas, ko mēs saprotam, kas ir perception, tā ir mūsu uztvere. Tātad tu saki, Tesla ir sūds, un tev principā ir taisnība, jo tā ir tava personīgā uztvere. Bet, ja mēs paskatāmies perspektīvā, tā ir kruta radīta zīmols, kurš ir tehnoloģiski attīstījis EV industriju. Bet atkal tas pats stāsts, tā tāda realitāte. Tava uztvere ir tajā, ka man ir taisnība, tu esi idiots, bet paskaties perspektīvā. Jā. Paskaties no ārpuses to visu. Jo, to par to, kāpēc ChatGPT ir jāpārbauda, tātad es pārbaudīju, vai es ar savu ne Latvijā reģistrētu elektroauto varu braukt pa autobusu joslām. Nevari. Varu. Vismaz pagaidām, tu nav atnācis neviens sots. Nevari. Man nav atnācis sots jau mārgi gandrīz tas nav arguments. Labi, es gandrīz gadu braucu pa autobusu joslām, bet viņš arī man ChatGPT rakstīja, ka es varu stāvēt Rīgas satiksmes stāvvietās bez maksas. Bet nevari. Bet to es pārbaudīju, jo es uzzvanīju uz Rīgas satiksmi, viņi teica, nē, jūs nevarat. Tam ir tāds skaidrs. Tur bija tieši elektroauto čatā bija par to diskusiju, par to, ka tur ir punkts. Latvijā reģistrēts. Jā. Bet autobusu joslas, es domāju, ka iespējams, tā kā viņi skatās video, viņi redz, ka tas ir elektroauto. Viņš ir reģistrēts ne Latvijā, bet viņš ir elektroauto. Iespējams, viņi vienkārši pieņem normāli. Ārpus Latvijas var. Tu vari braukt Lietuvā ar Latvijas reģistrētu elektromašīnu pa autobusu. Kas būtu loģiski? Tu vari, Igaunijā tu vari. Es domāju, ka Latvijā viņi vienkārši apstājās to video, kad ID3 aizbrauc, nu labi. It īpaši tā numurzīme man izskatās pēc Latvijas ir 2 burti, 4 cipari. Tur ir tas tāds mākslīgu intelektu, ja mēs runājam, ka viņš notrunina, bet tas atkal ir tā nav mākslīga intelekta vaina, tā ir cilvēka vaina. Jā. Mēs izmantojam viņu varbūt nedaudz nepareizi. Lielākā daļa, diemžēl, izmanto nepareizi. Katram sava virtuve. Visiem viena virtuve. Jā. Kas ir labāks Android vai iPhone? Atver vaļā rakstēm, jo mums tur bija viens te ir tas, ko tu pieskāries. Es uz galda nezinu, kāpēc redzu 3 iPhones. Ļoti laba atbilde. Tas ir viens no... kā Amerikā vispār, man liekas, tikai iPhone cilvēkiem ir. Tas ir tieši tas pastāsts. Pajautā, sēžot mašīnā. Es arī Bambi varu paprasīt savam valsts aģentam, paprasīt, kur ir labākā mašīna. Viņš pateiks, es pateicu, kas labāks Bambis un Mercedes. Viņš man neatbild. Paskaties, kur tu sēdi. Jā. Vai arī citi saka, darba mašīna ir vislabākā. Tas ir pats labākais. Apple sasniedz jaunu rekordu, bet norāda uz nākotnes riskiem. Te ir tas, ko es gribēju teikt. Tu iepriekš pieminēji par Nvidia un par ChatGPT, par to visu bumu. Kāpēc, teiksim, 6. plēša iznākšana kavējās? Kāpēc iespējams šogad neiznāks jauns iPhone? Ir, ka kavējās kaut kādas lietas dēļ tā, ka viņas ir pārāk dārgas, jo dēļ šī Nvidia un ChatGPT visādiem čipiem. Prikoliņiem ir uzkāpusi nenormālākā cena. Izkāršojusies. Jā, un tāpēc... Ir tie prikoli, kur teica, ka jums nevajag tos cilvēkus tajās konferencēs. Jā. Aptuveni. un tad šo te visu darījumu dēļ, kāp cipari augšā. Un daudzi telefonu un visādi konsoļu un tā tālāk ražotāji saprot to, ka viņam nav vērts šobrīd laist ārā, tāpēc, ka tas maksās kosmosu.
Viņi tad nekad to neatsitīs atpakaļ vairs lādzīgi. Bet, principā tā, kas labāks Androids par iPhone, kas tev labāk patīk? Sievietes vai vīrieši? Tieši tā, pirms 7 vai 8 gadiem Android bija izkaste. Dotā brīdī jaunie Androidi, neesmu no Android turējis 5 gadus rokās, bet es zinu, ka viņi ir pietiekami saprātīgi, viņi strādā labi, viņi neatšķirās no ko. Kāpēc iPhone 100% labāks par Androidu? Tu vispār bez diskusijām. Kāpēc? Tāpēc, ka tu nopērci iPhone, tu viņu pēc 3 gadiem pārdod par 67% vērtības. Tu nopērci Android, pēc gada viņi pārdod par 3% vērtības. Regu tev ir atbildi. Tātad, realitātē, tu visu laiku ar iPhone laist rotāciju, ja tu nesadauzi vai nenoslīdzi sarkanā jūrā, kā es, tad tu visu laiku iPhone laist rotācijā. Tu vienkārši visu laiku 50% uz savu iPhone cenu, visu laiku dabū jaunu iPhone. Androidā tu nopirki par to pašu ciparu, ko maksā iPhone. Viņš maksā precīzi, ja tu nepēc kaut kādu Huawei vai kaut kādu ZTE, ja tu pēc kaut kādu Samsungu vai kaut kāds Poco. Pēc top zīmolus, adekvātu zīmolus no Android, viņš maksā tikpat, ja ne pat dārgāk, kā maksā iPhone. Bet viņš pēc gada maksā 10%, iPhone pēc 3 gadiem 50%. Reku tev atbild. Un tam visam pa virsmu es atceros arī viens čoms pirms pāris gadiem. Arī sūrākais Android cilvēks. Es arī tāds biju sen atpakaļ. Nē, īstenībā nē, bet droši vien arī. Bet jebkurā gadījumā arī sūrākais Android cilvēks, un viņš nesaprot to jēgu, kāpēc maksāt vairāk, bet tad viņš nopirka Android, kurš tiešām dārgs, ar krūtu kameru un visu pārējo, un es viņus turēju blakus, un viņš saka, viss tur forši, un es saku, es nevaru, tu nevari īsti aprakstīt to feelingu, sajūtu, ka tu skaties tajā kamerā un to video uzfilmē, un es viņam saku, pasties, noliec blakus. Viņš reāli skatījās, viņš tikko bija nopirks tā telefonu, viņš saka, fuck, no sērijas, viņš goda vārds, un tu nevari, kamēr tu nepaņem blakus to iPhone, tev liekas viss forši. Un es toreiz to parādīju, un tas bija tāds ļoti skaists piemērs, kad tas tā ir tā, ka es laiku pa laikam manā stūrītī, ko es tetēs iekārtojies, kas man kaitina, tur ir Open Office, attiecīgi es varu aiziet no rīta uz darbu un vietu aizņemt, beisīgi līdz vaiprātam. Bet labi, es laiku pa laikam es esmu atradis savu stūri, kas ir klusāks, kur izstrādātāji nāk, programmētāji nāk. Viņi tur nāk 2-3 nedēļā uz biroju, un arī tad šodien atkal viņi bija, un visiem ir Android. Un es tīri priekšlēju, kāpēc viņiem to vajag. Jo viņiem ir jāstāsta klāt, vai palaist kaut kādu kodu, vai kaut kādus testus taisīt, vai failus kopēt. Nesadarbojās. Tur vienkārši iPhone nesadarbojās. Tev ir normāli vajag failus kopēt, tev vajag normāli visādas tādas lietas darīt. Tur ir no-brainers. Ir noteikti tas pats mūsu arī kopējais draugs Afs. Viņš arī teica, ka viņam Androids vajadzīgs tā, ka viņam nestrādā kaut kādas aplikācijas, ko viņam vajag darbam. Tur ir skaidrs no-brainers, kāpēc jālieto ar Androids. Bet visādi citādi tur ir no-brainers, kāpēc Android nevajag lietot. Jā, superīgi. Vēl īsumā es te pagāju pāri scenārijiem. Kā tev šķiet, cik procentuāli Latvijā reģistrētas sarkanas automašīnas? Uz šī gada 21. janvāri. Tev ir tiešie dati. Man ir tieši dati, jā. Tu izvilki. Jā, es izvilku no Delfiem. Maz. Atceries, teiksim, to, kad tad, kad vienā brīdī es biju domājis par, tagad bija sarkanais E93, domāju par kaut kādu jaunu auto iegādi. Arī tieši, kad jau sarkanu dealers pateica, sarkanu mašīnu nevajag pitu, viņi nevarēs pārdot, viņai nav tirgus, UTTP. Attiecīgi, es teiktu, tas cipars ir šausmīgi zems. Laik ļoti zems. Cik? Nezinu, no jaunām mašīnām, cik procentu sarkanas. Vispār Latvijā reģistrētas mašīnas krāsas. Tas nav jauns, jā. Arī vecās. Atceries, ka otrie golfi visās varavīsas krāsās agrāk tirgojās, kas tagad ir retums. Jā, bet, cik procentuāli sarkanas mašīnas Latvijā reģistrētas? Nezinu, 0,05. Come on, taču. Vairāk? Jā. Sagam? Tas ir baigi maz, jā. Cik tu pateici? 4%. Daudz. Cik ir elektromašīnas? Nav tādas statistikas. Neizvilku ārā. Tas bija tas, kas man ir. Viņas ir, bet viņi ir maz. 7% kaut kādi. Tik vien, jā? Jā, tik maz. Bet tagad viņas jau paliks vairāk atkal ar jaunu atbalstu. Jā, bet viņas maz. Ļoti tādu kopēji zem 10% ir elektroauto Latvijā. Bet tas tāpat ir nenormāli daudz. Jā, Madonna dīzeļu daudz. Lūk, tāds saldais ēdiens. Ķeramies klāt ēdieniem, saldējiem. Tu jau pieminējies, Māri, viena no lietām mums bija IT mašīnas, un tad ir tas abolkūka, ja bija tas tavs jājiem zirdziņš. Pizzerija, tā ir pizzerija, kuru saucās Maksima Mārupē. Yes. Viņa ir Mārupē. Jā, kas ir interesanti. Mārupītas gatavē. Jā, bet man teikā pie mājas ir Mārupas pizza, tā kā tas nav arguments nosaukumā. Kā tu nonāci līdz tam? Iepriekš tu ieminējies, ka tur bija darījums. Tā realitāte bija tā, ka es sāku ar vienkārši viņiem ar mājaslapas izstrādi un e-komercijas sistēmas izstrādi.
Un līdz ar to reāli tas viss tad sākās tā mogo pauze, un tad tajā laikā es vienkārši arī palīdzēju to bāru pizzeriju vadīt un visu kaut ko pasākumu darīt. Un tad tajā brīdī 1 gadu pizzerija aizvērās Mārupē. Iepriekšējā īpašnieka rokās viņa aizvērās, jo vienkārši tur sanāca kapitāla situācija tajā, kad bija Covid, pēdējā gada Covid bija. Jo Covid ritīgi iedeva boost pizzerijai. Dēļ tā Covid izauga, jo piegādes door to door. Es pirmais Latvijā, kā IT cilvēks, uzbūvēju Apple Pay. Es esmu oficiāli Apple developers. Izbūvēju Latvijā. Jā, šo es nezināju īsumā faktu. Viņam pirmajam bija tie stiklainie ikoniņas. Pirms jaunā update. Es nezinu, tev ir jaunais update uzlikts. Nē, bet es sapratu. Jā. Pirmajam pasaulē? Mums vēl tāds nepiedāvājas. Es redzēju, ka viņa telefonā tādas lietas, es nesapratu, kāds Androids izskatījās. Jā, attiecīgi, un es vienkārši es savu pasākumu jau vadīju, tad viņa aizvērās, jo realitāte bija Covid, pēdējo gadu bija Covid, pēdējo ziemu, un visi saslima. Visi decembrī tieši starp Ziemassvētkiem jānogad visi saslima, un dēļ tā, ka vienkārši naturāli nebija, kam iziet darbā, bija tik pieņemts lēmums pizzeriju uz 2 nedēļām aizvērt. Nekas tāds īstenībā. Paziņojums tieši janvāra sākums, plusākajai nedēļu, pa lielam pofīgi. Un tajā brīdī tas pizzerijas īpašnieks, viņš nav pats jaukākais cilvēks pasaulē. Čau, Jāni. Bet viņš nav pats jaukākais cilvēks pasaulē. Bet citas vēl neesi. Un viņš bija paralēli sakasies ar šefpavāru tajā brīdī. Un viņš vienkārši tajā 2 nedēļu pauzē ar visu stafu aizgāja pilnībā. Jā. Attiecīgi, naturāli pēc 2 nedēļām, kad Covid visi teorēs saslima, vairs nebija kam strādāt, visi bija aizgājuši. Un tā pizzeria nekad vairs neatvērās. Vairs neatvērās, jo viņam Baložos tieši nopirka jauno vietu Baložos, sāk attīstīt to jauno vietu, un naturāli Māru palika kritīgā otrajā plānā. Un tad, kaut kādu brīdī viņš jau laiku pa laikam bija izteicis piedāvājumu citiem cilvēkiem to vietu pārdot par naturāli, par investīciju, ielikt tās naudas apjomu, jo tika uzcelt arī tā ar terase lielā, naturāli pārdot par ciparu, kas tika investēts uzcelšanā. Pa lielam. Pašizmaksas realitātē tādas vietas būtu jāpērk par 100,000 eiro. Viņš pārdeva viņu par naturālu pašizmaksu, kas pārdod kā uzbūvēšanas cena. Un jau bija noslēgts, kaut kāds pāris vienošanās, mutiskās vienošanās pāris cilvēkiem, kas viņus pērk. Tas bija tieši uzreiz pēc Jāņiem. Un tad vienā brīdī man Jānis zana, viss pizzerija prom. Pārdevu vakarā pie manis brauc, parakstam papīrus, iemaksā drošības naudu. Un tajā brīdī mēs ar tieši sevi bijām runājuši par to, ka varbūt mums tas jādara. Bet reāli mīziens, pizzerija pietiekami liels, nav tā, ka man 100,000 stāv kabatā. Paņemam 100,000 lūdzu pa pizzeriju. Pizzas liels, nav pizzas jāizņemās kaut kur, tā nauda nav dabūjama sitiena. Tāpēc ir mogo. Tāpēc ir mogo, jā. Attiecīgi mēs ritīgi domājam, bet tajā laikā bija tā, ka bija mīziens to darīt. Naturāli bija mīziens to darīt. Mēs to tāpēc mēnešiem ilgi būtu dīvaini, ja tev nebūtu. Būtu dīvaini, skaidrs, ka būtu dīvaini, ka nebūtu. Un tā brīdī sanāk tā, ka man bija kaut kādi 4,5 vakarā, Jānis zvana, čau, viss beidzot dan, 6 pie manis brauc parakstīt līgumu. Atnāc arī, parakstīsim, tur iedzersim. Saku, davai. Tieši bija mašīnā brauc mājām. Apsēžos bišķi pēc 5 pie galda, es ierunājos. Viss 6 mūsu teorētiskā ideja par to, ka mēs gribam nopirkt pizzeriju, beidzās. Viss pārdots. Mums piezvaņa, jā, nepasaka, ka mēs ņemam. Viņa brīdī vienkārši pieņem tā, un tā brīdī vienkārši lēmums notika šitā. Es zvanīju 5:30 Jānim, atcelt darījumu, es pērku. Viņš 5:06 atzvanīja, davai. Jā, tas tik viegli notika. Nevienā brīdī nenožēlojāt no kopš tās dienas, vai bija? Absolūti necik. Sievi nožēloju katru dienu. Jo viņai tur ir jāstrādā. Jā, jo tas ir skarbs bizness. Tas bija vēl viens no jautājumiem. Ļoti skarba. Tā nav naudas bedre. Tas nav naudas mūlis, precīzāk. Tā ir naudas bedre sākumā, tas nav naudas mūlis. Pirmie gadi bija naturāli saņēma algu, ieliku, lai samaksātu algas, bet tas visos jaunos biznesos, tas nav unikāli tajā biznesā, tas visos jaunos biznesos tā ir. Līdz to pirmajā pusgadā bija, tas pirmais pat gads bija mīnusā gada beigās, tādām nelielām. Bet tā uz eksistences robežu, attiecīgi ar savu algu, es varēju atļauties uzturēt uzņēmumu. Bet tad mēs ļoti ātri gadu beigās ieguldījām Google, ieguldījām marketingā mazliet,
Un otrais gads jau bija jau plusā, trešais gads jau vēl lielākā plusā, un pagājušajā gadā mēs noslēdzām jau diezgan patīkami. Tajā brīdī, kad pietika arī desiņai un pietika arī pipariem uz desas. Tas ir 2 gadus bez garšvielām. Principā ir tā, ka es tagad 4 gados esmu pilnībā atpelnījis investīcijas. Attiecīgi 4 gados atpelnīt visu ieguldīto ciparu ir priekš jebkura biznesa ļoti labs cipars. Precīzi. Cik ir vispār, teiksim, kas ir tās galvenās lietas, ar ko tur saskaries, kas ir tie klupšanas akmeņi tajā? Darbinieki, jā. Tas arī man ir viena lieta. Tikai vienīgā. Jautājums par Gen Z, teiksim, mēs tur tikko gājām caur saīsinājumiem. Neviens negrib strādāt elementāri. Mēs smējāmies, ka es šodien nebūšu darbā, jo piekdien uz manis uzbļāvas. Nav tik traki. Es tajā kategorijā neesmu traki. Bet realitāte ir tā, ka strādā maz latviešu, ja nav slinkāk cilvēki par latviešiem. Diemžēl. Tas ir fakts. Mums no visa kolektīva, kas tagad ir ziemā mazāk, ziemā mēs esam ap 13, 14 cilvēkiem, vasarā tie 20, 20 plus cilvēki. No 14 cilvēkiem, cik mums ir latvieši? Gan to arī zinu. Nezinu, 3, 4. Jā. Es nesen klausījos podcastu ar Mārtiņš Sirmais. Un viņš teica par to, kāpēc virtuvē bieži vien strādā cilvēki, kas ir ne latvieši, pakistānieši, indieši un tā tālāk. Jo latvietis vienkārši netaisās darīt to darbu par to cenu, kas ir, lieta, piemēram, trauku mazgātājs. Bez izglītības. Tev vienkārši jānāk jāstrādā, tev kaut kāda nauda samaksās. Latvijas to netaisās darīt, bet tiem iebraucējiem viņiem tas ir pilnīgi ok, laba nauda. Jā, bet zini ir kā. Tāpēc mēs tev uzaicinājām. Maksāju algas virstirgus vidējās. Teiksim tā, ka realitāte, tas darbs ir garas stundas, darbs nav viegls, nav pat to stāsts, ir tīpaši virtuvēm, tas nav viegls darbs, bet man neviens no darbiniekiem neaiziet mājās bez 1,7, 1,8 rokas. Es domāju, teiks, nepēdis. arī tas ēdināšana bez maksas, jebkurā apjomā. Tas arī saskaitām, piemēram, cik tu dienā tērē pusdienās 5-6 eiro, izdala to uz 20 dienām, tie ir vēl 100 eiro mēnesī klāt. Protams. Attiecīgi, neviens neaiziet mazu ciparu. Topi man aiziet 2 plus mēnesi uz rokas. Attiecīgi, algas ir labas. Nav tā, ka es maksāju maz. Pamēģinu uz bitēs strādāt. Bitē tu dabūsi 1000 uz rokas labākajā gadījumā pa pārdemēju. Tur mēs aizējam 1,5, 1,7, 1,8 un vairāk. Tā kā alga man ir laba. Bet es ļoti labi saprotu, ka tas ir smagas, garas stundas. Es vasarā pats esmu tur gandrīz katru dienu uz vietas. Tagad ziemā arī bija pāris man saslim. Es arī biju katru vakaru uz vietas. Līdz to arī es diezgan daudz inputu savu laiku. Bet, protams, ar lielāko daļu to rūpolu paņem man sieva. Kā saka, nopirku sievē darbu. Attiecīgi, viņi ir katru dienu uz vietas. Paldies Dievam, viņi neliek nadziņus. Jā. Attiecīgi, viņa ir uz vietas, viņa smagāko, skarbāko darbu, kas ir pasūtījuma organizācijā, piegādātāji, darbinieki, viņi izdara. Līdz to es menedžēju visu finanses, pavadzīmes, uzskaitas, grāmatvedības lietu, tas viss uz mana kakla ir, plus piesekt kādu, kad vajag. Skarba vide nekad mūžā neiesaku. Ja man kāds pajautās, vai atver pizzeriju, protams, konkurence neviens negrib. Nedari to, jo tu nesaproti. Tā pašā laikā, piemēram, pagājušajā gadā tāda tekstā piķis var nopirkt mašīnu neļikā. Nav tā, ka jābumžoja. Bet pagājušajā gadā mēs bijām 0 dienas atvaļinājumā. Jo vienkārši fiziski nebija iespējas. Šogad mēs sakasījām šīs 7 dienas aizbraucām uz Ēģipti. Un tas būs viss, kas šogad sanāks. Realitāte, Ko tu Ēģiptē labi izbaudīji? Kad kultūra kaut ko tādu? Jā. Tur ir tas stāsts, ka realitātē tev ir jāsaprot, ka ieejot ēdināšanas biznesā, tev nav brīvdienu. Fiziski nav brīvdienu, tu strādā 24/7 katru dienu. Katru sestdienas svētdienu tu esi uz vietas, dari menedžējies. Tā nav tava izvēle? Tā jaina. Tā tad man Ko? Jaunē. Tātad mēs varam tātad atkal konkurence, skaidrs, mēs varam apdīvs konkurenci, mēs gribam, jo konkurence otrā pusē. Realitātē mēs salīdzinām tā ēdiena kvalitāti ar mūsu tiešiem konkurentiem, kas tev kaimiņos. Tas ir kā salīdzināt Android ar iPhone. Realitātē
Viņa ēdiens ir sūds. Viņš ir sūds vistiešākajā mērā. Viņš ir negaršīgs, vienveidīgs, plakans, pliekans, sūds. Mēs atkal pagājām. No, tu neatad mums ciemu kukuli. Mēs nevaram tagad. Tad atkal ir tā, ka es kādu laiku nebiju sūtījis, tad bija ļoti vairāk kā gadus nebiju sūtījis no viņiem. Un tad aizpagājušā nedēļa, vai vienkārši atveru boltu, lai nebūtu zina, atveru boltu, pasūtīju visu, tur svarā, kas 150 eiro iztērē. Visu pasūtīju, pīcis, suši, zupu, visu klāstu pasūtīju. Tad pamēģinām, kas ir noticis. Nepārspīlēju, bez melošanas. 7% aizgāju uz miskastu uzreiz, jo vienkārši vispār nebija ēdams. Ēdienu nevar mest ārā. Zupas vispār nebija ēdamas, pīcis bija briesmīgas, suši daži bija labi, lielāka daļa bija sūdīgi. Un tad tur ir tas stāsts. Un tā pašā laikā tā, kad man vidēji mēnesī man ir ap 700 pasūtījumu. Vidējā statistiskā sūdzība par pasūtījumu ir viens pasūtījums nedēļā sūdzība. Attiecīgi man ir 0,000 kaut kādi procenti man ir sūdzības. Ļoti, ļoti maz sūdzību procents, jo man ir, un tā ir tā lieta, kur saka, es bālēju darbiniekus par kvalitāti. Ir, kas ir gadās visiem, pizza piedeg, tā ir tikai tehnika, suši sabirst, tā ir tikai lietas, kas izdara, bet realitāte statistiski ļoti, ļoti zemā procentā. Tā ir mana prasība. Es varu nopelnīt daudz vairāk. Es varu nopelnīt daudz pīci, kā ārpus pīci nopelnu, bet tā paša cena, viņi cer par tevi par pašām cenām, jo viņiem ir viss mazāk, viņiem visi produkti, viss ir mazāk virsū. Līdz to tas ir tīra nauda, ko tu uzmet uz virsū tās pīces, lai cilvēkam būtu garšīgāk. Bet tā ir mana izvēle, lai tā pīca būtu laba, nevis viņa būtu kā visiem. Te ir jautājums par suši izjukšanu runāju, un iepriekš pieminētais Jānis. Kārli, vai tu zināji, ka Baložu picērijā suši taisa robots? Jā. Nē, par mākslīgo intelektu ienākšanu iedomājies. Bet būtu tā kā laiks šajos gados. Robots tas ir atkal, tas ir pārspīlēti. Jā, bet tas ir kā, robotā ir divas lietas. Vienkārši robots grūtākais, ilgākais suši radīšanas procesā ir tos stulbos rīsus, tās melnā papīra vai uztaisīt. Klāt un rulēt. Tas ir grūtākais. To viņam izdara robots. Tāpat tev cilvēkam jāsaliek produktu pa vidu. Jā, ok, bet stil viņam to dara jau. Tā kā es, kad šo uzzināju, man bija tāds liels pārsteigums, tāpēc tā kvalitāte nav tik augsta. Ādažos Maxis suši arī ir robots. Viņiem viņš bija pirmiem. Tas robots maksā ģēts ciparu, tā kad Viper. Tu vari teikt skaļi, jo tāpat viņi cenzēs. Aptuveni intereses pēc. Tad pilns komplekts griezējs un taisītājs 15+. Par šitādu izmēru kastītēm. Viņš nav tā kā robots, viņš ir tiešām naturāli. Man likās, ka tāds īsts robots, kā pienāk. Come on. Man tiešām likās, ka tu tāds. Jo ir tiešām tik ļoti attīstījies, visi nerunājot par mākslīgu intelektu, kad kurā tur stācijā hotdogs taisa. Jā, Svicē ir tas tur kafijas aparātā arī tais robots. Tas pats tās realitāte. Mēs nenormāli daudz laikā, ka lietaupītu, ja mēs... Tas aparāts neko daudz nemaksā. Ir saucamais tas plāciņu taisītājs. Vienkārši paņem bumbiņu, uzliec uz aparātā un uzspied ar stampu un te ir gatava pizza. Kas notiek ar to? Mēs notestējam. Kas notiek ar to? Tu izspied ārā gaisu. Tā brīdī pizza ir plakana kā visiem. Tas, kas mūsu pizza mīklē dod to pufīgumu, ir tieši tas roku darbs. Kad tu vienkārši rulējot, paliek iekšā gaisa, ja tie burbulīši, tas to pufīgumu rada. Tu nevari tas pats. Sagribējās ēst. Jā, tur ir tas stāsts. Un realitāte tas pats. Robots to suši rada. Viņš rada viņu viendabīgu, vienmērīgu. Attiecīgi viņš varbūt teorēs mazāk izjūg, bet viņi atkal ļoti daudz mazāk rīsus liek. Suši visi ir mazāki. Jo tajos aparātos visur ir noteikts izmērs, kas ierobežot. Mums tie siltie karstie suši ir milzīgi, ko robots nevar uztaisīt, jo vienkārši nav tā sagatavota, tā veida nav tik liela, lai tu uztaisītu. Tā kā tur ir tā būtība, ka es varētu ritīgi, jo darbinieku izmaksas gadā ir viena no lielākajām izmaksām, kas ir kā jebkurā biznesā. Un es varētu ritīgi daudz ietaupīt piķi uz darbiniekiem, paņemot kaut kādus iekārtas. Lietu man nebūtu jāņem piekdienās divi pici cepēji, 2 suši taisītāji vai 3 suši taisītāji. Man jāpaņem viens, kas liek šo robotā un štancē, viens, kas vienkārši uztais plāceni uzmet virsū. Ir pat tā nopērkams robots, man pat partneris piedāvāja atbraukt. Robots, kas mērķis uzspiež un sīru saliek, jau ir attiecīgs varētu ritīgi ietaupīt darbinieku laiku, bet tādā veidā es pazaudētu to
to īpatnējo garšu, kas ir tajā. Jā, un dienas beigās nav jau tā, ka tu varēsi iztikt bez darbinieka. Tāpat tas viss ir jāapkalpo, un tā kā tu saki, tas gala produkts, viņš jau beigās nav tāds, kādu un es varētu ritīgi ietaupīt naudu, liekot mazāk produktu. Es taisītu viņas pliekanāks tos ēdienus, bet tā ir mana izvēle, nopelnīt mazāk, bet, zini kā, tas ir tieši tāpatās, ka es esmu ļoti empātisks cilvēks. Man ir ļoti svarīgi, kad es tiešām cilvēks atnāk vai pasaka, vai pie jums ir izdāta garšīgi. Un tā svarīgā nianse, man tas ir svarīgi, lai tiešām es par jebko, ko es daru, varu pateikt, tas ir izdarīts ar prieku, lai tas attiecās tetā, tas attiecās mogo, tas attiecās bitē. Lai pa manu darbos Māris Zebis izdarīja, tas attiecās pizzērijā. Un esot Mārupes pizzas šefs, es tā nevarētu pateikt. Okay. Bet par šito es tieši iedomājos, viena no lietām, kas var prasīt, ir sevišķi, jebkurā biznesā uzsākot, tu pats dari to darbu. Arī tu teici, ka bija grūts sākums, bet tu pats esi reāli tās pizzas taisījis un citus ēdienus, ko jūs tur pasniedzat, vai tu tiešām tā, ka vispār? Ēdienas es pats nekad vispār neesi nekad neko darījis. Tev nav gribējies to pizzu uztaisīt? Bet man ir viens mazais tāds tikko ķešiņā atradu tādu. Māri, kā tev gāja ar konditoriju? Kolosāli. Vai zināji, ka Mārim bija konditorija? Šis ir tāds moments, ko es īstenībā tikko sākām runāt par to ēdienu, es atcerējos, ka tas arī bija kāds gads 10 atpakaļ, ne? Aptuveni, jā. Mārim bija konditorija Baložos, kad viņš arī tur dzīvoja. Tur tagad Maksī pīcis, kur atrodas Baložos. Blakus. Nē, tā ēka. Ēka, jā, bet tā kā blakus kāpnēs. Arī ļoti garšīgas bulciņas. Viss bija forši, bet es ar kaut ko nesen par to runāju, kad tu nepareizajā laikā atvēri. Tur bija divas problēmas. Pirmkārt bija nepareizais laiks, un otrkārt bija nepareiza formula. Attiecīgi, es esmu ekstrēms cilvēks, attiecīgi man, principā, mēs tā super rupi pieejam, pizzerijas biznesa absolūti neko neatšķirās no autosalona. Tātad nopēc lietu, tu pārdod lietu. Te tas pastāst. Nopēc lietu, kas ir materiāls, tu viņu pārdod kā gatavu risinājumu. Tas ir pipardāja biznesa. Tieši tāds pats. Neatšķirās neko. Līdz to skaidrs, ka tas ir tieši tāds pats Excelam jābūt fonā, lai tam biznesam būtu jēga. Un tā brīdī, kad es tajā konditorijā mēs paņēmām atbalstu, un līdz to bija biznesa plāns jāraksta. Un tikai es saliku kopā Excel, vispārējo, tikai kopā. Excel startā bija salūzi, viņš pateica, tas biznesa neies. Excel teica, neies. Bet tas bija tā laika dzīvesbiedri, kas bija liela restorāna tīkla vadītāja Latvijā. Viņi pateica, nē, tu atkal neko negribi darīt, tu negribi attīstīties, tu negribi iet uz priekšu. Šīs biznesa rulēs. Pateicu sentimentu uz spiedienu. Vienkārši es ļoti... Ne, viņas gadījumā. Es visu ļoti uzmanīgi izvērtēju. Arī tagad pēc pizzerijas mēs ļoti ilgi kavējamies, jo es mīzu to darīt. Tad pats tās bija. Šis Excels neiet kopā. Tu pierādi biznesu. Excels nesagāja kopā, tas viss izgāzās. Bija pārāk dārga produkcija konkrētai vietai. Attiecīgi, radot lētāku produkciju, bija tā. Tur bija ar kontori bija tā, ka tur nevienu mēnesi uzņēmums nebija plusā. Cik forši, ka var pasmieties par to. Kas ir, tagad ir, tur tajā vietā ir vairākas ēdināšanas toreiz vietas. droši vien, ka nebija smieklīgi. Un tagad tur ir tātad tas Maksī Baloži sushi. Un ir mītmīs, kas ir viens no teiksim, labākajiem steika restorāniem un dārgākajiem. Un viņš strādā, un uz viņu nevar tikt. Tu nevari iebraukšu pāris steiku. Nē, tu piesaki laiku uz priekšu savu galdiņu. Vieta tā pati. Viss ir pa lielam, rajons tas pats. Vienkārši pamainījās laiks, pamainījās cilvēki. Cilvēki vairāk iet uz ārā. Rītīgi vairāk iet uz ārā. Tur ir tas stāsts. Ir tīpaši, es biju 2 gadus atpakaļ Dublinā uz vienu konferenci. Atkal runāt par nevajadzīgām IT risinājumiem. Data teams. Mēs bijām Dublinā 3 dienas, un arī skaidrs, ka tagad tu esi konferences, un ka šeit ēst ārā. Un tur ir tas fenomens. Mēs bijām 2, 3, 4. Visizlākās dienas, kas aizbraukt uz citu vietu, visizlākās dienas, kas ir. Tas pats stāsts. Pat random caurumā, tu nevarēji vietu dabūt. Tu biji jārazrāj uz priekšu, visu laiku visi iet ārā. Mēs runājam ar partneriem, reti, kuram partneriem mājā ir virtuve. Ar ko? Ar partneriem, kas tur sādā. Es dzirdēju partneriem. Ar partneriem runājam, reti, kuram cilvēkam mājās ir virtuve, jo visi iet ārā ēst. Jā. Un tā kultūra mums beidzot sāk atdzīvoties, ka mēs tiešām vairāk ejam ēst ārā, jo īstenībā tu mājās arī nemaksā lēti pagatavot. Jā. Ir tīpaši elektrības cena augšā. Tagad augšā, jā. Lūk, tā kā reāli bija nepareizs laiks, viennozīmīgi, un produkts bija nepareizs. Bija nepareizs produkts. Vienbrīd bija doma pārformulēties par pizzeriju,
ko es izdarīju mums to laikā. Bet tā ideja kaut kā nomira saknē. Nu, lūk, bet tā tad pizzerija, konditorija ir mans kaut kāds 3. vai 4. bizness. Tātad tūninga laikos 20. gados. Es pirmais cilvēks Latvijā sāku, man bija kantoris, kas izkonkurēja Xenon LV, kas veda preces no Amerikas. Es biju dabūjis kantori, kas man ar lidmašīnu no Amerikas dabūja no nedēļas no Amerikas dabūja preces, lētāk nekā piedāvāja Xenon LV. Un realitātē mēs reāli diezgan daudz uzaugām, diezgan palieli. Mēs 2 čumi bijām, un reāli mēs barojām visus autoklubus. Tā es tajā industrijā itīgi iegāju. Mēs ritīgi barojām autoklubus, es tam tūniņu detaļām. Bet tad tur atkal ritīgi tāda lietu sakritība. Tas amerikāņu latvietis, kas dzīvo Amerikā, kas bija tiešā kontaktpersona tajā, kas savā noliktavā saņēma visu preces, norganizēja freitu, cieta autokatastrofā gāja bojā. Ar milzīgu preču klāstu. 2000, tas bija, man bija 20 gadi, 22 gadus atpakaļ, tas bija 2004. gads. 2004. gadā mums pazuda prece, kas bija priekšmaks. Viss prece bija priekšmaks. Cik vērtībā? 12,000 Latvijas vērtībā. Šobrīd kaut kādi miljonus eiro. Miljonus, miljardi. Tā atkal ņemot vērā Māja Jūrmalā. Cik tā naudas vērtība ir tagad, atdeva visu naudu uz pēdējiem centam. Te bija viena no mans skarbākajiem 3 gadiem. Es strādāju Vecrīgā, dzīvoju Purcēmā, es saņēmu algu, es uzreiz atdevu visiem. Daļai, saprotu, atdevu naudu, gāju ar kājām, kad dienam Vecrīgas uz Purcēmā kājām, ja nebija naudas transportam, viss nav tika dota tiem cilvēkiem, kas paņēma preci, atdevu uz pēdējiem centam visu. Līdz mums var parādīties uz ielas atpakaļ. Jā. Es tieši domāju, teicu, nedēļas laikā no Amerikas. Šodien tas liekas vispār īzīt. Mūsdienās, toreiz tas ir mēneši. Vispār. Jā. Arī tas pats ar Ķīnu, ar visu AliExpress, vispār, jo tas agrāk bija nenormāls process. Un nākamgad būs. Sadarboties no pasūtīja no Ķīnas kaut kāds apavus, eBayā vai kaut kas, neatceros, kroči. Un kā izaug, kamēr tāds apavi. Jā, pilnīgi reāli. Un atnāc pa mazu, man bija tāds, come on, es tikko gaidīju vairākus mēnešus. Biznes vairāki mēģināti, veiksmīgāki, mazāk veiksmīgi bija mums. Vēl viens bizness. Mazāk veiksmīgi. Bet viņš aizgāja pa nulēm, izņemot vienu cilvēku. Izstāst kā Agni. Agnis bija mans darbinieks tajā laikā. Iedomājies, ka tas bija jautri. Tas arī bija viens interesants bizness, ko mēs uztaisījām. Tā kā viss kaut kas ir mēģināts. Bet tad man vienmēr gribēja strādāt korporācijā, bet vienmēr kaut ko paralēli darīt. Kā jau latietim gribēs šurpu turpu, spriekšu apakaļ. Tieši par šo runājot, tu esi ļoti, man liekas, izgājis cauri dažādiem amatiem un pozīcijām. Es varu teikt kaut ko līdzīgu droši vien par sevi, varbūt mazākā sfērās, bet tavs komentārs varbūt jauniešiem, zaļiem gurķiem, cilvēkiem, kas vispār sāk kaut kādu darbu šobrīd darīt. Tu arī saki tikpat labi, tu vari tur gatavot, ja tev nav slinkums un vispār, vai iet par IT mācīties. Ir nenormāli daudz izvēles mūsdienās, kas ir nenormāli kruti. Vispār tā iespēja, ka tu vari jebko iemācīties. Ko tu ieteiktu vispār, ko darīt un kā līdz kam nonākt un ko mēģināt un ko nemēģināt? Tas ir subjektīvi, katram savs, bet kā tu? Nav subjektīvi. Tātad realitāte neviens normāls, arī es tā skaitā 20 gados vai 18 gados nezināju, ko es gribēšu darīt dzīvē. Skaidrs, ka teorētiski izvēlēs kaut kādu priekšmetu, ko tu mācīsies. Lielākā daļa aizies strādāt par kaut ko citu, jo tas priekšmets tomēr nav sagājis. Ir cilvēkam sajiet medicīnā, ja tu ej medicīnā, tu lieliski tu beidz medicīnā. Nav variantu, vai tu iegūti 10 gadus. Bet realitātē retu, kas arī es esmu izmācījies, teorētiski man ir IT izglītība, bet es esmu izmācījies par programmētāju. Ko es jau mācību laikā sapratu, ka fuck it, es nekad mūžā nebūšu programmētājs. Tā mans ieteikums jauniešiem ir kaut ko darīt. Sāciet kaut ko darīt, dariet kaut ko, jo jūs strādāšanas laikā sapratīsiet tas, kas jums patīk. Tas pats tāds viens man pizzerijas darbinieks, kurš 3. reizi no jums iet prom, bet tāpēc, ka kaut kas sēdēšu, vienkārši viņš saka, tā man atkal aptika, es gribu kaut ko jaunu pamēģināt. Viņš jau Boeingā pastrādāja kādu laiku, vēl kaut kur pastrādāja, un tā atkal kaut kur grib iet. Es viņu saprotu, viņi bija tuvu 30 gadiem, viņš saka, cik es varu būt strādāt pizzerijā. Viņš gan ir tāds pusvadītājs tur, bet cik es varu strādāt pizzerijā, man kaut kas atkal ir jāaug. Es viņu pilnīgi saprotu, bet es viņam pateicu, nē, dari sekojoši. Nevis vienkārši atkal aizēj
aptaisies. Atnāca atpakaļ. Es viņu droši vien paņemšu atpakaļ 4. reizi, jo viņš ir labs darbinieks. Bet es paņemu, izvēlēs, aptaisies, atnāca atpakaļ, bet vēl strādājot pie mani, paņem bišķi mazāk maiņas. Aptaisies paralēli. Paralēli. Nāc aptaisies. Papēti paralēli tās lietas, kas tev patīk. Tas pats tāds realitātes vienmēr motivēja mācību laikā pamēģināt kaut kur pastrādāt. Lai jau saprastu, kas ir tā lieta, kas jums patīk. Jo ļoti ātri to saprast, ļoti ātri sapratīs, kas tev riebjas. Tu ļoti ātri sapratīsi. Bet tas, kas tev patīk, tas nāks laika gaitā. Līdz to nebaidies izmēģināt, nebaidies pamest valsti, nebaidies strādāt amatā, kas ir apkaunojuši tev varbūt tajā laikā, bet tas tev iedos segumu un iedos naudu, lai tu varētu tasīties tālāk. Nebaidies strādāt. Kur ir lielākā problēma jauniešiem? Viņi baidās strādāt pēc fakta. Ir smagākais laiks tagad, kad visi līdz 30-40 gadiem dzīvo pie mamām, pie vecākiem, jo realitātē tā ir vieglāk, nav jāmaksā par īri, ir nenormāli forši. Es arī tā gribētu īstenībā, nebūtu ko jāmaksā. Var arī dzīvot pie čomu mammas. Pie čomu mammas dzīvot, jā, pie miltas kāds foršs. Paskaidros sievai. Nē, es ne par sevi. Vienīgais jauniešu ieteikums tajā, kad novērtējiet izglītības svarīgumu. Ja tīpaši jūs gribat iet korporācijā strādāt, tiešām to novērtējiet. Izglītība, lai viņš ir vairāk kā ķeksīdis, viņa tomēr ir svarīga lieta. Līdz to nepametiet universitātes. Vismaz pirmā līmeņa, vismaz dabūjāt kādu pirmā līmeņa augstākā vai bakalaura. To noteikti. Tā tagad ir vidējā. Augstākā tagad ir vidējā. Jā, tas ir obligāti jāizdara. Plus nebaidieties strādāt apkaunojušās vietās lietās, jo tas var iedot segumu, lai attīstītos vairāk. Tas ir galvenais novēlējums. Ļoti labs novēlējums. Es tieši gribēju piebilst, pirmkārt, tu vairākas reizes pateici, nebaidīties. Tas ir nenormāli svarīgi, tas nav viegli. Nevienam nav viegli. Un otrs ir man personīgi, es esmu laikājis arī vēl šodien. Es teikšu godīgi, līdz galam es nezinu, ko es gribu darīt. Man 32 gadi. Bet, jebkurā gadījumā, vienu reizi es arī biju nenormāli sagrozījies. Es domāju, kad beidzot es sapratīšu, ko es gribu darīt. Un es tieši netīšām uzgāju, jau saucās Zorgus, bet Viesturs Dūle. Podkāsti vēl toreiz knapi sākās. Viņš runāja ar Aldi Kalniņu, kas ir komiķis. Viņš ļoti labi pateica, Aldis Kalniņš toreiz, ka nevajag sagrozīties, ka tu neesi atradzis, ko tu gribi darīt, bet vajag priecāties, ka tu zini, ko tu negribi darīt. Jo tas pilons paliek ar vien šaurāks. Tā ir vēl viena lieta, man liekas, ko es varētu pateikt, piebilstot. Bet tas ir arī tas, ko tu teici. Galvenais nemīst. Nemīst un izmēģini. Jo es arī visu, ko es tik nedzīvā pamēģināju. Ir dažādākas lietas biznesus. Jāpamēģina, jo dotā brīdī tas pats, vienmēr tas stāsts, ka skaidrs, ka tas tā skaisti grāmatas varam lasīt. Tātad AliExpress tika dibināts, AliExpressu dibināja čalis 59 gadu vecumā. Jā. Kaut kas tam līdzīgs. Principā tur gan jāmirst jau ir pēc Latvijas standartiem, bet viņš dibināja AliExpressu. Attiecīgi, tu nekad nezini, kad tā lieta izšaus. Jā. McDonald's arī čalim bija 40 gadi jau. Arī Hesburgeram, bet tam turējām kafiju tai brīnumēnē. Hesburgeram. Starbucksam arī šausmīgi vēl sāka. Tā kā te visi tie Nelons Masks arī nesāk 20. Viņš sāka, man liekas, ar PayPal. Viņš sāka PayPal, jā. Arī vienkārši noriskēja pārdevējs. Sūds ar masku. Par ēšanu runājām tieši ļoti labi, ka tu virtuāli strādājies. Emīli, iedod banānu sagriezt Mārim. Mums ir viena spēle, ko mēs visiem viesiem bez izņēmuma dodam visiem kā vienam. Rekur arī mēs pierakstīsim arī tev rezultāti. Tie ir procentuāli. Doma vienkārši, tev ir jāpārgriež banāns precīzi uz pusēm. Un tad mēs sarēķināsim, cik procentuāli tā starpība ir no tā banāna svara. Attiecīgi paņemsim svarus, noliksim tā, lai mēs redzam, un iedosim tev banānu. Un tad var griezt, kā vien tu gribi. Pastīties. Jā, nogriež galīšu noslēgt. Tev ir viens grieziens. To tu tieši domā un dari. Cik nosveram, cik viņš ir? Mēs tāpat pa daļām 195. 195. Precīzi kā veikalā. Tā, tagad tu vari pastīties, kā vien tu griezīsi. Uzfilmē horizontāli. Man liekas, ir tā. Guļus uzliec. Jā, pastīsimies. Tu vari griezt, kā vien tu gribi, baigos, reku, beidzot ir jauna taktika. Oh my gosh! Un ir bijuši, vecīti, ir cilvēki, mums pirmajā raidījumā Džeks ar grāmu atšķirību nogriezt. Tas bija nereāli, bet es tev mierināšu, kad ir ļoti labi pieeja īstenībā. Redz, kaut ko rubīt, tehnisks cilvēks tomēr nav pilnīgs gurķis, reku, un reku grieziens arī izdarīts. Ļoti labi. Un tagad pavisam vienkārši no šitā rakursa viena pusīte 100, tad 100 un otra teorētiski droši vien, kad
Jā, 195 grami īstenībā uz 195. Tas To ir sarēķināsim. Ļoti labs rezultāts. Jā. Tuņu procentuāli sarēķināsim. Tā, paralēli, kamēr mēs te rēķinam, ko tu novēlētu vispār? Vispār visiem, jebkam, vai visiem, vai kādam konkrēti? Es novēlēšu to jums, bet tas būs vairāk, tas būs vairāk arī īstenībā visiem. Ja visiem klausītājiem, pilnīgi visiem novēlēšu šo. Tas novēlējums skanēs kopā. Neatkāpties no uzsāktā. Tas vairāk skatoties jūsu pusi, kad no šī var sagurt, tas eventuāli nebūs pa brīvu. No tā var sagurt. Tā sākumā noteikti būs naudas bedre. Tas noteikti nebūs pelnošs biznesa. Sākumā vai vispār varbūt jūsu gadījumā, bet nesagurt no iesāktā. Tā ir pirmā lieta, kas attiecās uz visu nesagurstiet no iesāktā, jo tas var aiziet. Bet tajā pašā laikā novēlējuma turpinājums ir iedziļinies lietā, ko tu dari, jo varbūt tu dari bezjēdzīgi. Un te ir tas moments, jā. Ļoti labs. Šis te ir atrast to pareizo momentu, kad saproti, ka tu skrien pret sienu. Vai arī atkal saprast, ka ir jārok un tur tālāk būs īstais burkāns. Starp citu, 2,56% ir top 3. Es teiktu, top 3 rezultāts. Ļoti labs rezultāts. Nav slikts. Jā. Māri, vēl viena lieta, kas tev ir jāizdara, ir savā kamerā. Es pat nezinu, kur ir kamera. Reku slēpjas. Jā, tā kamera. Jā. Tev ir jāpasaka, kā man kaut kur pazudis tas ieraksts. Kā tevi sauc? Jā, mani sauc Māris Gaugers, tev jāsaka. Un šī ir ņirktube. Pavisam vienkārši. Jā. Es pavisam nesen, būtiski 2 nedēļas atpakaļ izgāju publiskās runas Karačis kursus. stāsts. Izgāju publiskās runas kursus. Pie viesu tur Meikšāna, kas ir Latvijā ļoti zināms režisors. Viņš ir kolosāls skolotājs, bet viena no manām vislabākajām vispār skolām, kas viņam kad ir bijusi. Jo bija tā, ka pa ilgiem laikiem es tiešām ar nokārtu galvu. Tas ir svarīgi. Kā realitātē cilvēks man pavērt, cilvēks pavērt tikai man. Tas bija tāds vadības kursiem, tur bija lielākā daļa visitēt vadība. Bijām uz tiem kursiem, bija ilgstoši 2 nedēļas ar mājas darbiem, ar prezentācijām publiski, jo es ļoti daudz prezentēju. Šodien pat es klientu dienās te tā prezentēju, atkal 100 cilvēku priekšā. Un līdz ar to viņš ļoti daudz ko iemācīja, bet es mēģināšu pāris viņas tās nianses izmantot jau, teiksim, šodien. Tu būs cienījamies skatītāji! Tā ir šī ļoti svarīga nianse, kur ir ļoti daudz jāizmanto, to sauc par spārniem. Jā, aiziet. Viņi ir jāizmanto tātad. Labdien! Es esmu Māris Gaugers, šī ir ņirktube. Super, paldies. Un Māri, kā katram viesim, jā, mēs negribam, lai tu aiziet prom ar tukšām rokām, jā, tev ir arī banāns tukšam, pilnam puncim, un ir arī dāvana. Un katram cilvēkam, katram viesim mēs dāvanu meklējam individuāli, tas nav kaut kāds dāvana komplekts, ko var nopirkt jebkur. Šo var nopirkt jebkur, šo var gandrīz jebkur nopirkt, bet šis nav. Galvenais ir vēlējums. Jā, šis ir galvenais vēlējums, un esi vienmēr uz sakariem. Jā. Tas ir tas, ko mēs tev gribējām novēlēt. Un arī tagad aktuāla tēma, ko grib aizliegt, respektīvi grib aizliegt nereģistrētās simkartes. Un ja tomēr tu vēl vari paspēt, mēs tev dāvinām, reku zvana 2532 4610. Rekur, vari paspēt. Tu esi strādājis bitē, tu esi strādā tetā, kas iespējams apvienosies ar LMT kaut kādā momentā. Lūdzu, tev ir šķipsniņa Tele2. Zivtiņas, šķipsniņa. Kolosāli. Man nekad nav bijis Tele2 pieslēgums. Te varēsi ļevakus kaut kādā brīdī. Vari vēl paspēt, pirms viņas nogriež nost. Bet visā visumā super cilvēks, kas ir izgājis cauri nenormāli daudz kam, pozitīvs, prieks tevi satikt un redzēt, un saules mūžu arī. Paldies, Māri. Paldies tev. Paldies tev. Čau. Katram sava virtuve. Visiem viena virtuve.